Labdien, jeb labrīt, dāmas un kungi, un esiet sveicināti Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas, jeb LIKTA projekta digitālo tehnoloģiju un procesu pārvaldības prasmju uzlabošana Latvijas uzņēmumos organizētajā seminārā. Gan projekts, gan seminārs ir ticis atbalstīts ar Eiropas Savienības finansēm. Bet pasākuma laikā mēs šodien iepazīstamies ar projektā sasniegtiem rezultātiem. Mēs diskutēsim par nākotnes iespējām digitālās transformācijas jomā un kādas tad ir jaunākās tendences, kā cilvēki izvēlas apgūt zināšanas. Šis viss šodien notiks 2 stundu garumā, gan klātienē, gan arī attālināti LIKTA Facebook kanālā. Šodien mēs uzklausīsim vairākus stāstus no cilvēkiem, kas ir gan projekta dalībnieki, gan uzņēmumu un apmācības sniedzēju pārstāvi. Piedalīsimies paneļdiskusijā un semināra beigu daļā iespēja arī jums būs skatītāji dalīties ar saviem jautājumiem ar diskusijas dalībniekiem. Bet aicināsim atklāt semināru Centrālās finanšu un līguma aģentūras digitalizācijas un attīstības projekta nodaļas vadītāju Inesi Luksti. Labdien, cienījamie konferences dalībnieki! Man ir ļoti liels prieks šodien atklāt šo konferenci Centrālās finanšu un līguma aģentūras vārdā. Un atkal runāt par tik ļoti aktuālo tēmu, par apmācībām, par mācībām, par digitalizāciju un par tieši digitālo prasmju attīstību tieši uzņēmumiem. Mēs esam tiešām lepni būt daļa no šī procesa, atbalstot, palīdzot un sniedzot mūsu padomus un konsultācijas gan finansējuma saņēmējiem, gan gala labuma guvējiem, kas ir uzņēmumi, lai šie projekti tiktu īstenoti ļoti veiksmīgi un lai mēs sasniegtu visus mūsu mērķus, kas ir mērķis ir apmācīts un tātad komersants, kas ir mērķis ir ieguldīts komersanta darbiniekos. Tātad zināšanas, apmācība un tātad digitālās prasmes. Šīs konferences pamats ir Atvesļošanās fonda investīcijas programma uzņēmuma digitālo prasmju attīstība. Tās ietveros komersanti saņem atbalstu digitālo prasmju apguvēji, un patiesi rezultāti jau ir ļoti labi. Ir noslēgti 8 līgumi ar biedrībām un 2 tātad universitātēm par vairāk kā 16 miljoniem eiro. Tas ir ļoti liels finansējums, un tas ir tikai finansējums tātad uzņēmējiem, tas ir tikai finansējums uzņēmēju darbiniekiem. Lielākā daļa rādītāju jau ir gandrīz izpildīti uz 90%, kas ir ļoti liels sasniegums, tādēļ, ka vēl ir priekšā pusgads, ir tikai mazas astītes palikušas, kas mums ir jāpaveic un jānobeidz un jāfinalizē. Bet tātad šobrīd par asociāciju, tieši par LIKTU. Asociācijas projekts ir viens no tiem projektiem, kas demonstrē izcilu sniegumu, pat pārsniedzot šobrīd plānotos rādītājus, par ko viņiem liels paldies, un tiešām par uzcītību un par to, ka viss ir sasniegts un pārsniegts. Tas apliecina asociācijas profesionalitāti, ko novērtējam noteikti mēs, kā Centrālā finanšu un līguma aģentūra, un ticam, ka arī komersanti, kas sadarbojas ar asociāciju, to novērtē, jo šī profesionalitāte, dokumentu sakārtotība un piemērs jau kā tāds, kā ir jāstrādā, tas ir ļoti svarīgi un tas ir pamats. Mūsdienās prasme mācīties un pārkvalificēties ir kļuvusi par vienu no izšķirošajām kompetencēm. Jau šobrīd arvien vairāk tiek pieprasīti tieši tādi darbinieki, kas spēj mainīties līdzi pasaulē, ir apveltīti ar kritisko domāšanu un prot un māk izmantot tehnoloģijas savā ikdienā. Tāpēc arī ir tik ļoti svarīgas šīs programmas, kad uzņēmumi saprot un iegulda savos darbiniekos, kad uzņēmumi ne tikai paši saprot, ka ir jāceļ sava kvalifikācija, bet saprot, ka tie ir tie darbinieki, kas rada mūsu vērtību, darbinieki, kuros ieguldot, kuros apmācot, mēs paaugstinām savu kvalifikāciju, paaugstinām savu konkurētspēju. Tādēļ man ir ļoti liels prieks, ka šīs programmas tik ātri tiek apgūtas, tik tiešām šoreiz teikšu vārdu apgūtas, jo tas pieprasījums ir milzīgs, un man ir ļoti liels prieks, ka LIKTA ir projekts arī uz nākamo periodu, un jau ir pirmie maksājumi pieprasījumi, jau ir pirmie sasniegumi, un mēs ļoti priecāsimies arī sadarboties turpmāk ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāciju un šiem projektiem un projektu īstenotājiem. Šodienas konference ir iespēja gūt jaunas idejas, uzklausīt ekspertus un dalīties pieredzē. Un to es arī visiem aicinu darīt, dalīties pieredzē, stāstīt varbūt labos piemērus, varbūt netik labos piemērus, kā vajag darīt, kā nevajag darīt, jo projekta īstenošana, projekta īstenošana varbūt šķiet, ka ir sarežģīta, bet tā tas nav. Un vienmēr vajag atcerēties, ka pie mums var nākt
ne tikai finansējuma saņēmējs, var nākt arī gala labuma guvēja, ko gala labuma guvēja arī dara, respektīvi komersanti uzņēmumi, viņi tiešām nāk, lūdz padomus, prasa varbūt kā kaut ko darīt savādāk, vai kādas ir vēl programmas, vai kādas vēl ir iespējas, un šo tad es arī aicinu dalīties, runāt un tīkloties, jo tā ir mūsu nākotne, izglītība, zināšanas un izaugsme, tā ir mūsu nākotne, un tik daudz, cik katrs mēs ieguldīsim, sākot jau ar sevi, saviem darbiniekiem, tik daudz arī mēs spēsim būt konkurētspējīgāki un attīstītāki un vispār kā Latvija kopumā. Tā kā jā, paldies par šodienu, paldies par iespēju atklāt šo konferenci. Man ir ļoti liels prieks šeit būt, un tad es varu teikt, dot vārdu nākamajam. Paldies, Inesē, lūdzu aplausus par to lielisku atklāšanu. Bet kā tad pirmo runātāju, kuram tur arī būs prezentācija, ar tēmu darbaspēka pieprasījums un tendences nozarēs, mēs aicināsim Ekonomikas ministrijas cilvēku kapitāla attīstības departamenta direktoras vietnieci Signi Briķi. Labdien! Man patiesi prieks šodien būt kopā ar jums. Būtībā jau pirmais runātājs iezīmēja par to, cik svarīgi ir ieguldīt savos darbiniekos un cik svarīgi ir tieši uzņēmējiem domāt par savu attīstību. Bet man tad šodienas izaicinājums ir parunāt par to, kāds ir mūsu darbspēka pieprasījums, kāds ir piedāvājums un varbūt tiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs šobrīd visi kopīgi saskaramies, un kāpēc tiešām arī šādi projekti un šādas mācības, lai mēs saprastu, ka mēs šos izaicinājumus īstenībā varam pārvarēt kopīgi. Tas pirmais, ko es noteikti gribētu iezīmēt, mēs noteikti neatrodamies vieni, mēs neatrodamies šeit tikai Latvijā. Mums ir darba tirgus tendences un ir globālas tendences, ar kurām saskarās īstenībā visas valstis. Mēs saprotam par to, ka mēs jau šobrīd īstenībā nezinām, ko mēs nākotnē, kādas prasmes mums būs vajadzīgas, bet mums jau šobrīd ir jāspēj mācīt un īstenībā dot to, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Ja mēs skatāmies uz prasmēm, tad kādreiz varbūt mēs skatījāmies, un tā vienmēr visi konferencēs saka, ja, tad kādreiz mēs skatījāmies, mācījāmies, beidzām mācīties karjeru un negājām liknē uz augšu, tad šobrīd mēs, protams, saprotam to, ka jāmācās visu laiku, tendences vienkārši skrien mums pa priekšu, un patiesībā mēs saprotam to, ka tās profesijas, kas šobrīd veidojās, viņas iespējams veidojās ātrāk nekā vecās izzūd, un īstenībā mums noteikti ir vajadzīgas arī pilnīgi jaunas prasmes. Un, protams, kad mums ir jārunā gan par sabiedrības novecošanos, gan par demogrāfiju, gan arī par to, kā mēs patiesībā pārkvalificēsimies un kā mēs iegūsim šīs jaunās prasmes. Un tieši par to arī šodien īstenībā ir stāsts, kā mēs dodam tās vajadzības un tās prasmes, kas ir tiešām cilvēkiem vajadzīgas. Bet, ja mēs skatāmies uz darba pieprasījumu prognozēm, un šobrīd tiešām runāsim par nākotni un prognozēm, tad, protams, mums bija industrializācija, un tad mēs visi teicām, ka viss izzudīs, un tad bija mūsu automatizācija, un tad mēs atkal teicām, ka viss izzudīs, un šobrīd ir mākslīgais intelekts. Un patiesībā mēs stāstam tieši to pašu, kad mums izzudīs, bet ir jāsaprot, ka nekas nav tik stabils kā pārmaiņas, un pārmaiņas notiek vienmēr. Un tad, protams, kad, ja mēs skatāmies uz darba spēku pieprasījumu un izmaiņām tautsēmniecības nozarēs un vispār kopumā, kā mēs kā Latvija izskatāmies, tad ir šobrīd skaidrs, ka nodarbinātos skaits mums krīt, bet mums vajadzētu augt. Līdz ar to tas jautājums būtu, kur mēs šo izaugsmi varam iegūt. Un, protams, viens ir teikt, mēs iegūsim talantus un piesaistīsim no ārvalstīm, bet ir skaidrs par to, ka ne jau visi talanti uzreiz arī grib tā uz Latviju braukt. Līdz ar to tai nozarei droši vien un arī uzņēmēju darbībai ir jābūt tādai, lai mēs šos talantus piesaistītu. Noteikti, otrs saka, veicināsim demogrāfiju. Jautājums, cik ātri, kā redzat, skaitļi ir nepielūdzami, un īstenībā mums ir jāveicina demogrāfija ļoti ātri, lai mēs nokļūtu tur, kur mēs vēlamies nokļūt. Un patiesībā tā atbilde ir produktivitāte, un ja mēs runājam par produktivitāti, tad droši vien jautājums, kas ir produktivitāte. Un diezgan bieži mēs runājam par produktivitāti kā automatizāciju, tehnoloģijām, digitālajām prasmēm, kas ir patiesībā taisnība, bet otrs patiesībā vislielākā produktivitāte ir cilvēks, un kā mēs viņā ieguldam.
Un, ja mēs skatāmies no nozarēm un tas, kas ir tas profesiju pieprasījums, un jau šobrīd skatoties, teiksim, no datiem no 23. gads uz prognozi 30. gads, tad ir skaidrs, ka mums ir ļoti liela tendence, ka mums ir arvien vairāk pieprasījums ar augstāko izglītību, bet es teiktu ļoti specifisku augstāko izglītību, tās ir STEM prasmes, kas mums ir pilnīgi noteikti vadošās. Mums ir vidējo kvalifikāciju pieprasījums un ir skaidrs, ka ir šīs tehniskās profesijas, kas kļūst arvien pieprasītākas. Un, protams, nekur mēs nevaram aizmirst par to, ka, ja mēs runājām par to tendenci, ko tad cilvēki dara un kur tad viņi nākotnē nokļūs, ja mēs sakam, ka pirmklasnieki šobrīd tie, kas mācās, nezin, ko nākotnē viņi īstenībā vēl strādās un darīs, tad droši vien, ka tas jautājums ir tieši par to, kā mēs iemācīsim mācīties, kā mēs iemācīsim apgūt jaunas prasmes un mūsu cilvēku iesaista izglītībā būtu jābūt tikai augstākai un augstākai. Tad tas, ko mēs patiesībā skatāmies un ko mēs redzam, tad šeit es teiktu, mēs redzam ļoti konkrētu tendenci par to, ka tieši profesionālā izglītība un tieši šīs tehniskās prasmes mums bija tāda skaista lejupslīde šajā gadījumā. Un tagad mēs saprotam to, ka mēs vairs šeit nevaram būt, un mums ir īstenībā jābūt diezgan augstai augšupēji, lai mēs varētu sasniegt tiešām to, ko mūsu nozara prasa, un uzņēmumi prasa tehniskus cilvēkus, domājošus cilvēkus, produktīvus cilvēkus. Un tad katram mums kā uzņēmumā būtu jāatbild, ko mēs saprotam ar produktivitāti, vai tiešām tikai tehnoloģijas. Ja mēs skatāmies uz darba spēku piedāvājumu, un šeit droši vien ir jāpaskatās uz to, ko mūsu demogrāfija rāda, un īstenībā demogrāfija ir nepielūdzama. Līdz ar to ir skaidrs, ka mēs nevaram rēķināties tikai ar imigrāciju, un mēs arī negribam rēķināties tikai ar to, jo šajā gadījumā tai jābūt gan kontrolētai, gan saprātīgai, gan arī patiesībā mums ir jābūt ļoti skaidri definētām lietām, ko tad mēs no tā vēlamies. Vai mēs vēlamies talantīgus cilvēkus, vai mēs vēlamies tikai nosegt tās problēmas, kas mums šobrīd nozarē ir. Iespējams, domājot par to, kā mēs varam šo cilvēku kapitāla iztrūkumu risināt savādāk. Un, ja mēs skatāmies uz šo tendenci, protams, tas ir nepielūdzami, mēs samazinamies, bet tieši tāpēc mums ir tik ļoti svarīgi, kad mēs ieguldam cilvēkos, ka mēs veidojam šādus projektus, ka uzņēmumi piedalās un uzņēmumi skatās uz savu nākotni, kā uz cilvēkiem, kas tālāk būs prasmīgāki un produktīvāki. Ja par darba spēka pieprasījumu piedāvājumu atbilstību, un šeit droši vien jāatgriežās atkal pie ļoti būtiskas lietas, tas stāsts nav tikai par izglītību, un šis stāsts nav tikai par cilvēku prasmi vai neprasmi, bet šeit stāsts arī, protams, par nozars attīstību un par uzņēmumu attīstību, un kas ir tas, ko mēs vēlamies nākotnē sasniegt. Bet, ja skatāmies uz datiem, tad mēs noteikti atkal redzam to pašu tendenci. STEM izglītība, apkalpojošās, tās ir tās lietas, kas būs arvien vairāk pieprasītas, un no tā mēs nekur arī nepazudīsim. Un, protams, kad mums ir skaidrs, ka jau 40. gadā mums būs lielāks pieprasījums nekā piedāvājums, un tas ar to mums būtu arī jārēķinās. Un noteikti arī skatoties uz šīm tehniskajām prasmēm, arī šobrīd uz datiem skatoties un arī skatoties uz to, kā tad izskatās mūsu cilvēku kapitāls, tad ir skaidrs, ka profesionālā prasmju tieši jomā ir vecākas paudzes cilvēki, kas nozīmē, ka viņi drīz ies ārā no nozares, tad līdz ar to mums ir jāsaprot, kā mēs varam šo nozari tātad veicināt piesaist jauno cilvēku. Un būtībā mēs visi kopā esam tie, kas vai piesaist cilvēks vai nepiesaist. Un ja mēs par savu darbu sakam, ka mums viņš nepatīk, ticamākais neviens jaunietis uz turieni negribēs iet. Līdz ar to mēs arī veidojam to, kā uz jauniešu skatās uz šīm profesijām un ko viņš īstenībā izvēlās. Un
Vēlreiz tad par izglītību, protams, kad ja mēs skatāmies, šīs ir lielākās grupas, kas ir prognozē uz 30. gadu. Un vēl viens noteikti izaicinājums ir tas, ka šobrīd, ja mēs skatāmies uz bezdarba līmeni, tad pēc NVA datiem tas ir zem 5%, tad, ja mēs skatāmies kopējo un varbūt arī nereģistrēto, tie ir nedaudz zem 7%. Mums patiesībā jau nav no kurienes paņemt. Mums cilvēku resursi šobrīd ir diezgan noslogos. Līdz ar to tas lielākā lieta, kā mēs to varam izdarīt, ieguldīt savos cilvēkos, veicināt jauniešu ātrāk nonākšanu darba tirgu un patiesībā arī domāt par senioru nodarbinātību un to iekļaušanu darba tirgu. Ja mēs tad tās galvenās vēl tātad atkārtojot, tad mēs šobrīd skatāmies uz to, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi. Mums ir jādomā par produktivitāti, un kā jau es teicu, mēs šajā gadījumā nedomājam par produktivitāti tikai tehnoloģiju jomā, bet arī produktivitāti cilvēku kapitāla jomā, kā cilvēks spēj kļūt produktīvāks. Noteikti mums ir jāskatās uz to, ka mums samazinās cilvēku skaits, un tas tomēr ir ļoti liels izaicinājums, un tas uztur spriedzes darba tirgu. Un, protams, kad mums ir vajadzīgi gan augstākās izglītības speciālisti, gan arī kvalificēti ar profesionālo izglītību. Un šeit ir tiešām aicinājums arī domāt no nozares puses, kā mēs varam iesaistīties, lai šī profesionālā izglītība kļūtu daudz pievilcīgāka. Un, protams, mēs nekur nepaliksim arī bez neformālās izglītības, kas dos ātrās prasmes tās, kas mums vajag tagad un uzreiz, un pieprasījums ir tikai augošs. Un, protams, tad mūsu lielākais augstākais iztrūkums joprojām ir IKT un inženierzinātņu speciālisti. Tie ir ar augstāku kvalifikāciju darbspēks. Tā skaitā, protams, izglītība, sociālā zinātnes, komerczinātnes un humanitārās, nekur jau viņas nepaliks, bet vienkārši viņas transformēsies. Un droši vien mums jāsaprot, ka digitālās prasmes šobrīd nav tikai par IKT, digitālās prasmes īstenībā ir par mums visiem. Un iztrūkums profesionālajā izglītībā un, protams, ka tas, kas mums šobrīd arī jādomā un jāskatās par to, kādā veidā vispār darba tirgus atšķirās, un ir skaidrs arī to, ka ir būtiskas atšķirības par reģioniem. Un kā mēs varam īstenībā veicināt šo izaugsmi arī reģionos, veidojot tādu kopīgu ekonomisku izaugsmi. Bet svarīgākais, par ko mēs šodien gribam noteikti runāt, par ieguldījumiem cilvēkos, un līdz ar to arī par to es arī aicinātu darīt, neaizmirstam, cilvēki ir mūsu vērtība, un mēs nepaliekam vairāk, bet mēs varam palikt noteikti efektīvāki, produktīvāki un daudz zinošāki. Paldies! Paldies, Signe, paldies par tādu ieskicējumu no ekonomikas ministrijas puses. Ja nu ir kāds jautājums, neuztraucieties, Signe arī būs uz paneļa diskusiju, un pēc mūsu diskusijas laika būs arī iespējams pajautāt gan jautājums jums klātienē, gan arī pēc tam arī no attālinātā kanāla no Facebook puses. Tā kā paldies, Signe! Bet turpināsim tālāk ar tēmu digitālo tehnoloģiju un procesa pārvaldības prasmju uzlabošana Latvijas uzņēmumos. Un šo mums stāstīs Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas LIKTA valdes priekšsēdētājs Andris Melnūdris. Man var dzirdēt, es ceru, gan šeit, gan attālināti. Labdien visiem, man prieks būt šeit un prieks arī redzēt jūsu kuplā skaitā šeit un arī attālināti. Es pastāstīšu par LIKTA projektu, kas ir tieši ANM projekts. Īsumā galvenos virzienus, kā mums ir veicies. Projekts jau praktiski ir gandrīz noslēdzies, ļoti veiksmīgi, bet tad iesim cauri visam. Jā, es gribētu uzteikt arī paldies CFLA par labajiem vārdiem, bet uzteikt sadarbību ar CFLA, kas mums jau ir vairāk nekā 10 gadu garumā un bijusi ļoti veiksmīga. Un esam atraduši izejas no visām situācijām, esam apgūši jaunas programmas, katra jauna programma, jauni periodi ir arī nākuši ar jaunām prasībām, bet esam ar to visu tikuši galā veiksmīgi. Lūk, tad galvenie skaitļi par projektu. Mācības faktiski mēs uzsākām
2024. gada augusta beigās, un faktiski nedaudz vairāk kā 1 gada laikā praktiski gandrīz viss pieejamais finansējums jau ir izmantots, un visi investīciju mērķi ir sasniegti. Protams, digitalizācija ir ļoti būtiska. Es gribētu teikt, ka ne tikai IKT nozara ir tā, kura daudz māca savus darbiniekus, bet arī citas nozares, jo faktiski šobrīd grūti iedomāties jomas, kurās bez digitalizācijas būtu iespējama konkurētspējīgs darbs. Un tātad, jā, par mērķiem. Mums bija mērķis iesaistīt 85 uzņēmumus mācībās, tad šobrīd jau tas skaits ir pārsniegts vairāk kā 3 reizes. Tad ir ļoti daudz partneri. Un runājot par izaicinājumiem, kāda mums bija projekta laikā, viens no tiem bija tas, kad ieviešanas gaitā tika mainīta intensitāte, bija pieejama 100% intensitāte, līdz to mums bija diezgan liels papildus darbs atkal no jauna, faktiski slēgt līgumus, izvērtēt un tam līdzīgi. Tas bija tāds viens noteikti izaicinājums. Otrs izaicinājums faktiski uzsākot projektu, mēs arī neplānojam maksimālo pieejamo finansējumu, jo tāpēc, kad pēc mūsu pieredzes faktiski bija tātad pirmais Covid, kas ietekmēja ļoti mācības, un mēs arī redzējām, ka faktiski tā kā lejupslīde vispār uzņēmumi ļoti bija piesardzīgi, arī ļoti piesardzīgi pret šīm mācībām attālināti. Tas ar laiku mainījās, un otrs, tas lielais izaicinājums bija ģeopolitiskā situācija, karš Ukrainā, un līdz ar to arī ietekmētas piegādes ķēdes, līdz ar to arī uzņēmumi bija diezgan piesardzīgi, lai investētu, tā skaitā mācībās. Bet faktiski mēs redzējām to, ka mācīšanās tā tendence atkal pieauga, un šobrīd jāsaka tā, ka faktiski tas finansējums pat mums uzņēmumiem nav pietiekams, jā, kāds ir pieejams. Tad uzņēmumi gribētu mācīties vairāk. Un vēl viens izaicinājums bija de minimis, kas arī daudziem uzņēmumiem šis de minimis ir izsmelts, jā, un tā skaitā arī liktē ir tāda pati situācija, līdz ar to de minimis arī ir tāds diezgan liels izaicinājums, ar ko nākas saskarties. Tad par darbības jomām, protams, galvenā mums noteikti ir IKT nozare, un pamatā arī likta cenšas šo te visu darīt tādēļ, lai tas būtu atbalsts likta biedriem, un tāds iegūms, ka biedri var vienkārši saņemt šīs mācības un likta izdarīt to administratīvo darbu, un biedri to ļoti novērtē. Bet mēs redzam, ka arī citas nozares ir iesaistījušās, un tā skaitā arī likta jāsaka tā, ka mēs esam digitāla asociācija, bet mums ir ne tikai IKT nozares uzņēmumi, mums ir apdrošināšanas kompānijas, bankas, mums ir enerģētikas uzņēmumi, jo viņi ir ļoti intensīvi izmanto IKT un saredz arī to savu lomu digitālajā nozarē. Un, ja skatāmies arī pēc darbības vietas, diezgan plaša ģeogrāfija, sevišķi arī kas palīdz tā iespēja mācīties attālināti tieši saistē. Līdz ar to arī mēs redzam būtībā no visām Latvijas vietām. Nedaudz tāda statistika pēc dzimuma. Mēs redzam, ka mazliet vairāk ir aktīvākas bijušas sievietes, bet tur tā atšķirība nav liela. Tad 53% bijušas sievietes, un attiecīgi tad pārējā daļa ir vīrieši. Un par kursiem, es te nesaukšu varbūt visus, redzam ļoti, ļoti dažādi šie kursi, kas, protams, šobrīd ir tāds virziens, tas ir, protams, daudz, kur ir šī mākslīgā intelekta komponente, bet te pašā laikā paliek arī daudzas būtībā kiberdrošība, daudzas klasiskās mācības, kas ir mainoties tehnoloģijām, ir nemitīgi jāpilnveido šīs zināšanas, ir jauni certifikāti un tā tālāk. Te vēl var pastīties tālāk šīs kursu sarakstu. Prezentācijas būs pēc tam pieejams, tā kā tad varēs arī izpētīt, varbūt, ja kāda ir papildus interese detalizētāk. Jā, noteikti vēlos pateikt paldies projektu komandai,
kas mums ir Inese, Elita un Rita. Tiešām tas ir milzīgs darbs paveikts, un sākumā es labi atceros, kad mēs runājām, un tad bija, tad, kad mēs redzējām visu to A&M programmu, tad mazliet matis sacēlās stāvs, un likās, kā to vispār var realizēt. Tad beigās jau viss tika atrisināts, atbildes tika rastas, un projekts uzsākās veiksmīgi, un galvenais, ka tika sasniegti visi plānotie mērķi. Par turpmāko, tad kā jau tika minēts, tad likti ir arī šis te Eiropas fonda projekts, kurš jau ir uzsācies veiksmīgi. Un, tā ir iespēja uzņēmumiem vēl pieteikties šajā projektā, kurš turpināsies līdz 2029. gadam. Te var redzēt arī galvenos nosacījumus, bet katrā ziņā var noteikti apmeklēt likta mājaslapu, kurā ir viss detalizētāk, un sazināties ar likta komandu. Noteikti palīdzēsim. Paldies! Tas bija tā, laikam, ātrīsi. Jā, paldies. Paldies, Andri. Varbūt, ka ir kādi jautājumi, tā kā mums ir mazliet papildus laiks. Jā, tādi ir, protams, bet ja nav, tad mēs, protams, varam turpināt un doties tālāk ar nākamo runātāju. Vēl vienreiz paldies, Andri. Ja nu kāds nedzirdēja sākumā, tad Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas valdes priekšsēdētājs. Bet turpināsimies tālāk ar mazu tādu pieredzes stāstu, varētu teikt, ar tēmā digitālā attīstība sākas ar cilvēku, kur mums šo runās Rīgas lidostas Riks Academy vadītājs Ivars Pavasars. Lūdzu. Tā, labdien! Sākšu savu prezentāciju faktiski ar slaidu, pa kuru man vislielākais gandarījums ir. Kā jūs redzat, lidosta, starptautiskā lidosta Rīga ir pati lielākā reģionā, galvastiesa lielāka pa mūsu kaimiņiem, ar vislielāko lidojumu skaitu, ar vislielāko pasažieru skaitu un vislielāko kravu apgrozījumu skaitu. Bet tas viss ir bijis iespējams, protams, tikai un vienīgi dēļ augsti kvalificētiem darbiniekiem. Mūsu vīzija joprojām ir būt pirmajiem Ziemeļa Eiropā. Un te ir jāatzīmē, ka, lai sasniegtu mūsu strateģiskos mērķus, mums tomēr nedrīkst aizmirst, ka mūsu nozare ir ārkārtīgi regulēta un nav amata, kuram nebūtu obligātas virkne apmācību. Tā ir, manuprāt, atšķirība no daudzām citām nozarēm, kur var pēc onboardinga uzreiz iet strādāt. Tad lidostā sākumā ir jāiziet virkne ievada apmācību, un kamēr šīs apmācības nav sekmīgi nokārtotas, nedrīkst pat uzsākt darbu. Lidostas pamatdarbība, jā, šeit ir atzīmēta, ka tas ir faktiski lidosta ir kritiskās infrastruktūras objekts, lai nodrošinātu biznesa platformu uzņēmumiem, un jāatcerās, ka lidosta nav tikai viena organizācija, lidosta ir kopiena, kurā darbojās vairāk simti citu organizāciju, aviokompānijas, kravu pārvadātāji un tā tālāk. Un atkal atsaucoties uz regulējumiem, lidostai pat ir pienākums nodrošināt virkni apmācību pat ārējo organizāciju darbiniekiem, pārliecināties, ka viņi arī daudz ir apmācīti. Tā ir tāda specifika atšķirība no citām nozarēm. Mūsu vērtības faktiski atspoguļo mūsu arī darbinieku iesaist. Faktiski katra vērtība paredz intensīvu darbinieku apmācību. Ir, kā es arī minēju, darbinieki, kuriem
ir pat 20 apmācības jāapgūst, lai viņi tikai drīkstētu strādāt. Man ir grūti iedomāties kādu citu nozari, kur tik liela, būtu tik liels apmācību īpatsvars. Skatoties uz mūsu lielāko vērtību darbiniekiem, statistika ir tāda, kā jūs redzat, bet jāņem vērā, ka ir amati lidostā, kur daļā dzimuma pārstāvi diez vai varētu strādāt kā bagāžas aģenti un tam līdzīgi, vai ne? Tāpēc es nedomāju, ka lidosta atspoguļo tādu reālu dzimumu sadalījumu, bet jāteic, ka vadošos amatos mums sievietes ir labi pārstāvēts un ir, teiksim tā, departamenti, kur ir lielāko daļu sieviešu. Un te es nonāku faktiski pie man galvenā punkta darbinieku apmācības. Mēs patērējam arī kolosālu apjomu ar apmācībām. Apmācības ir faktiski darba sastāvdaļa, tiek patērētas entās stundas uz apmācībām. Un te es gribētu atzīmēt arī Rīgas Academy devumu, ka mēs sastopot vairāk un vairāk saistošos dokumentus, ieviesām jaunu apmācību pieeju, kas atbilst mūsdienu prasībām. Mēs viņu saucam par digitālo apmācību transformāciju, proti mēs apzināmies, ka tiešraides un pašmācības nevar būt tikai slideshows, un līdz ar to mēs ieviesām jaunu pieeju, kas sastāv no īsiem, saprotamiem posmiem, kur ir demonstrēts video, neliels study case, nedaudz informācijas, un pēc tam uzreiz tests. Pēc tam seko akal apmācība, un tad akal testiņš. Līdz ar to apmācāmie tiek turēti tādā spriedzē, pie reizes tiek arī, mēs esam pārliecinamies, ka viņi attālināti ir iemācījušies, un rezultāti ir ārkārtīgi labi. Principā, neizejot šo apmācību, nav iespējams nolikt testu. Tas ir pilnīgi neiespējami. Izmantojam ļoti daudz visādas risinājumus, sākot ar VR, virtuālo realitāti, izmantojam multiplikācijas, izmantojam reāli uz darba vidē filmētus materiālus, ļoti daudz citādus risinājumus, kas padara apmācības tiešām interesants un saistošs, kas citādā gadījumā būtu diezgan, teikšu godīgi, garlaicīgas, jo noturēt cilvēku uzmanību vairākas stundas ir gauži grūti. Lūk, un mēs esam ļoti gandarīti, ka pienāca brīdis, kad bija iespējams apgūt virkni apmācību sadarbojoties ar Liktu. Šīs ir ļoti specifiskas apmācības, kuras ir lidos darbinieki sekmīgi apguvuši. Tas ir pārsvarā IT departamentam, bet virkni apmācība arī kā mākslīgais intelekts biznesa procesa automatizācija, to arī izgāja virkni arī nodaļu vadītāju, jo mēs digitalizējam savu darba vidi. Mums, protams, ir dokumentu vadības sistēma, mums ir apmācību sistēma, kas ir ārkārtīgi advancēta, ka ir jāsaprot tas, ka apmācības lidostā nav vienreizīgs pasākums, tās ir atkārtotās apmācības ar regulātāti 1 gads, 2, 3 gadi. Apmācības sistēma tad arī apziņo automatizēti darbinieks par tojošām apmācībām, par atkārtotajām. Sistēmā tiek uzkrāti dati, kolosāls apjoms ar datiem, un tajā pat sistēmā arī ārējās organizācijas, kur arī
lidos kopienas uzņēmumi var arī nokārtot savas apmācības. Tātad ļoti liela integrēta sistēma, kas ir tik tālu attīstīta, ka, piemēram, ja kritiskās apmācības nav nokārtotas vai nokavēts termiņš, darbinieks netiek uz darbu, tātad caurlaide nestrādā. Nu, tas ir tāpēc, ka atkal atgriezīšos pie tā, ka aviācija ir ļoti regulēta nozare, mēs nevaram atļauties, ka kritiskajā daļā nokļūt neapmācīts darbinieks. Te nedaudz pieredzes, kā tam mums gāja ar liktas apmācībām, tā mēs saucam. Te jāsaka liels paldies Baltijas Datoru akadēmija, faktiski no viņiem uzzinājām par šo projektu. Neliekšos, sākumā bija diezgan izaicinoši saprast dokumentāciju, to ceļu. Tas sagatavošanās laiks bija tiešām sarežģīts. Milzīgs paldies arī liktas kolēģiem, ļoti palīdzēja mums. Nu, visbeidzot, tikām pie mācīšanās, kurā iesaistīti arī virkni bija mani kolēģi, un milzīgs paldies viņiem, ka tas beidzot arī realizējās. Mēs pie tā neapstāsimies, turpināsim arī tālāk, ļoti ceram, ka nākotnes iniciatīvas arī dos mums iespēju turpināt apmācīt mūsu darbiniekus. Un te ir jāteic, ka šīs apmācības nav nice to have, tās mēs salāgojām šīs apmācības, kuras piedāvāja projekts ar mums darbam nepieciešamajam. Līdz ar to lidosta ļoti ieguva apmācot darbiniekus. Un te ir labi zināms teiciens par to, kas notiek, ja neapmāca darbiniekus. Jā. Un te vēl otrs ir, ka šajā laikmetā ka lielākais resurss ir cilvēki. Un jāteic, ka mēs turpināsim investēt darbiniekos un mūsu apmācību budžets auga gadu no gada lielāks. Arī dēļ prasībām, protams, bet arī tas, ka mēs saskatām nepieciešamību tieši audzināt digitālās prasmes. Nu, atliek tikai mums turpināt. Jā, paldies. Paldies. Paldies, Ivar. Varbūt ir vēl kāds jautājums tieši par šo stāstu? Izties, ka gan izroka bija, bet nē. Jā, laiciņš mums mazliet ir, tā kā, ja ir kādam, ja nu kas varbūt varēs pēc tam arī pēc semināra pieiet. Bet paldies, Ivar, paldies. Tā arī mēs iesim tālāk uz pēdējo prezentāciju šodien, pirms paneļa diskusijas, kas ir ar tēmu Ceļš uz digitālo kompetenci, mācību pieredze SIA Clean Air. Un to mums runā SIA Clean Air projektu vadītāja Irina Semjonova. Sveicināti! Man prieks būt šeit, paldies par uzaicinājumu un prieks arī padalīties mūsu pieredzē, kā tad mums īsti gāja ar šo te sadarbību ar liktu. Un es pateikšu godīgi, tajā brīdī, kad likta mūs uzrunāja ar šo te uzaicinājumu piedalīties šai pasākumā, un es apspriedu šo iespēju ar mūsu personāla administratīvo direktoru. Viņa teica, ka absolūti nav iespējams 10 minūtēs iekļaut šo te mūsu stāstu par apmācībām, par to, kā mēs skatāmies uz to cilvēku resursu attīstību. Tāpēc mēģinājām tā maksimāli īsi un kodolīgi un konkrēti fokusēties tieši uz to, kā mums gāja šī projekta ietveros un kā mums veicās ar šī te atbalsta saņemšanu. Tā, bišķiņ tehniski 2 logotipi ir pazuduši no prezentācijas, bet jā, ir parādījušies. Redz, cik labi tehnoloģijas klausa cilvēkam. Tad pirmais
Pirmais uzņēmums no mūsu lielās Cleaner grupas, kas pieteicās šī atbalsta saņemšanai un apmācību īstenošanai, ir Cleaner, kuru es arī pārstāvu kā darbiniece. Un mēs, protams, kā vadošais Latvijā uzņēmums atkritumu apsaimniekošanas, atzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē, nevarējām palaist garām šādu iespēju. Noteikti arī pievēršam lielu uzmanību tieši darbinieku apmācībām. Un tajā brīdī, kad mums izdevās ar Cleaner veiksmīgi iziet šo te pieteikšanās procesu, es gan teikšu, ka neatceros, ka mums būtu lielas grūtības ar pieteikšanos. Mums vairāk grūtības sagādāja, ņemot vērā to, ka mēs esam liela grupa, tad tieši to papildus dokumentu varbūt liktai vairāk mēs sagādājām problēmas, nekā mums bija problēmas ar dokumentu sagatavošanu. Mums šīs ceļš bija tāds saprotams un samērā ātrs, tā kā es noteikti aicinu no tā nebaidīties arī citus uzņēmumus, piesakaties droši. Un izejot veiksmīgi šo ceļu ar vienu uzņēmumu, mēs arī sapratām, ka mēs pilnīgi visus arī grupas uzņēmumus, kuri atbilst šī atbalsta saņemšanas kritērijiem, arī labprāt pieteiksim. Un tā mums sanāca, ka veseli 4 grupas uzņēmumi – Cleaner, Cleaner Verso, Vizija un Vizija Urban. Tad visi 4 uzņēmumi veiksmīgi ir pieteikušies un veiksmīgi arī šo te atbalstu saņem. Jāsaka, ka, kā jau šodien bija minēts, kad liktāja atbalsts ir ierobežots. Un ņemot vērā to, ka mums darbinieku skaits ir liels, vairāk nekā 1000 kopumā grupā, tad, protams, ka mēs ar to ierobežoto atbalstu nevarējām iztikt. Mums bija nepieciešams vairāk, tāpēc gan liktas atbalstu izmantojam, gan arī citu projektā iesaistītu mācību sniedzēju atbalstu, jo liktas atbalstu Cleaner ir izsmēlis ļoti ātri. Un kopumā, saņemot šo te Eiropas Savienības atvesļošanas fonda projekta atbalstu, mums ir īstenotas 180 apmācības darbiniekiem. Šeit gan ir jāsaka, ka vairāki darbinieki ir gājuši uz vairākām apmācībām, jo vērtējot šo te nepieciešamību no profesionālā un darba viedokļa, arī kādam bija definēts vairākas apmācības, kas ir nepieciešamas prasmju uzlabošanai, bet kopumā mēs esam ļoti apmierināti. Šobrīd 1 gada laikā tad veseli 180 apmācību epizodes mums ir īstenotas ar šo te atbalstu. Un, jā, mēs saprotam, ka šobrīd šī vide ļoti strauji viņa digitalizējās, jaunās tehnoloģijas ienāk, principā katru dienu. Es pati tikko esmu pabeigusi kursu par mākslīgo intelektu un dizainu domāšanu, un tieši mums pirms pāris dienām bija tā kā izlaiduma pasākums, un pasniedzēja stāstīja, ka tikko pagājušo nedēļu viņi ir novadījis pēdējo lekciju par kaut kādiem mākslīgā intelekta rīkiem. Un šonedēļ jaunai grupai viņai ir jāpārteic prezentācija, jo ir pamainījusies tehnoloģija, ir kaut kādas inovācijas ieviestas, un tā pagājušās nedēļas prezentācija vairs neder. Līdz ar to, tik tiešām tam ir, nevar par augstu novērtēt šo te iespēju saņemt atbalstu, apmācīt darbiniekus un tiešām izprast daudz labāk šīs te jaunās tehnoloģijas. Un tad apmācības, kuras visvairāk mums kolēģi ir izmantojuši, šeit arī, protams, skatoties uz darba specifiku, uz darba pienākumiem, uz to, ar ko ikdienā darbinieki strādā, tad, protams, primāri mākslīgais intelekts. Visi baidās no mākslīgā intelekta un domā par to, kā viņš īstenībā mainīs šo te darba vidi, bet principā visi mākslīgā intelekta pasniedzēji saka vienu lietu, kad ir jābaidās nevis no paša mākslīgā intelekta, bet no tā, ka tu viņu nezini, kā izmantot, un kad beigās no darba tirgus darbiniekus izkonkurēs nevis mākslīgais intelekts, bet tie darbinieki, kuri māk ar viņu reāli pareizi apieties un darboties. Tātad noteikti Excelis, gan pamatlīmenī, gan tad arī padziļinātā līmenī. Power BI, kas arī ļoti daudziem darbiniekiem ļauj
nodrošināt šo te datu analīzi un vizualizāciju fantastiskā veidā. Projektu vadība, dizaina domāšana, komunikācija, prezentācija veidošana, datu lasīt prasme un analīze, sistēmu testēšana, tāds vairāk arī nedaudz specifiskākas zināšanas un lietotāja pieredzes dizains, pārmaiņu vadība, inovāciju vadība, biznesa analīze, laika plānošana un riska vadība. Šīs tā kā varētu būt jomas, kas bija visvairāk mums darbiniekiem interesantas un nepieciešamas, bet, protams, arī citus priekšmetus mums kolēģi labprāt apguva. Un, kā jau es iepriekš minēju, nevar pārvērtēt šo te fantastisko iespēju apmācīties un nodrošināt šo saviem darbiniekiem. Tad, protams, ka tas nodrošina šo te uzlaboto sadarbību un komunikāciju, augstāku produktivitāti un efektivitāti. Šeit daudz darba devēji domā par to, ka tagad man cilvēks te vienu dienu izskatīs no darba procesa, kāds nedēļu, kāds varbūt ilgāk, atkarībā no kursa. Jā, un tad tagad mums būs uzreiz tas atspoguļosies kaut kādos darba rezultātos, ražīgumos. Tad šeit ir jāatcerās, ka darbinieks iegūst tādas zināšanas, kas vēlāk noteikti ar uzviju atpelnīs šo te viņa izkrišanu uz kādu brīdi no darba procesa, jo viņš atnāks atpakaļ ar iespēju darboties daudz ātrāk un efektīvāk un daudz labāk. Šis ir arī ļoti labs motivācijas, darbinieku motivācijas faktiski instruments darbinieku iesaistē un noturēšanai. Šobrīd darbojos privātā uzņēmumā, iepriekš daudzus gadus esmu bijusi arotbiedrība darbiniece, un tad mēs arī kā arotbiedrības vienmēr darbiniekus mudinājām uz to, ka ir jāmācās, un darba devējs uz to, ka nodrošināt šīs te apmācības kā vienu no bonusu paketes sastāvdaļu, kas arī ir ļoti, ļoti tāda būtiska un svarīga. Un īstenībā šobrīd ar šo te saņemto atbalstu šis varētu būt viens no lētākajiem motivācijas instrumentiem, ko darba devējs var izmantot līdz pat 100% atbalstam, kas ir bezmaksas. Datu drošība un atbilstība, kiberdrošības un visi pārējie aspekti, ja viņus šobrīd nemācīties, tad, diemžēl, mūsu IT flanks uzņēmumos nebūs gatavs ikdienas darbam. Ātrāka pielāgošanās tehnoloģiju pārmaiņām un inovāciju un radošuma veicināšana. Īstenībā vēlreiz atgriežoties pie manas personīgās pieredzes apmācībās, apgūstot šo te mākslīgo intelektu, šis bija tāds garāks kurs vairāku mēnešu, un man vienmēr likās, ka es jau zinu, kā darboties ar ChatGPT, gan jau man pietiek. Tos jautājumus, kas man ir jāatrisina, es varu viņus atrisināt diezgan ātri. Un pēkšņi tādā dziļākā mākslīgā intelekta kursā es uzzināju par to, ka ir vēl virkne, tur ir 10 dažādu mākslīgā intelekta rīku, kurus var izmantot un pilnīgi visu var ar viņiem izdarīt, analizēt milzīgus dokumentus, vizualizēt datus, veidot video, mūziku, apsveikumus, es nezinu, sākot no ļoti tādiem specifiskiem profesionāliem momentiem līdz pat kaut kādiem jautriem ikdienas sociālā tīkla momentiem. Šis ir zināšanas, kuras tiešām paver daudz plašākas iespējas gan ikdienas dzīvē, gan arī profesionālajā dzīvē, jo par ļoti daudzām lietām es pat nebiju nekad aizdomājusies pirms šīm te apmācībām, pateikšu godīgi. Un vienmēr runājot gan ar darba devēju par šīm apmācībām, jo es kā projekta vadītājs un tā, kas arī virza šo te visu procesu uzņēmumā, tā skaitā, gan arī runājot ar darbiniekiem, es vienmēr atgādinu, ka šobrīd mēs tik tiešām atrodamies tādā punktā, vēsturiskajā momentā, faktiski, kad mēs nevaram šobrīd skatīties uz to izglītību, kas mums jau ir. Lai kāds mums būtu diploms, lai no kurienes būtu šis diploms, lai kāds mums būtu grāds, ja mēs gadu, 2, 3, 5 nemācamies, mēs izkrītam faktiski no šīs te
mūsdienīgās zināšanu plūsmas, un mēs zaudējam šo te savu konkurētspēju. Līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi gan darba devējiem veicināt šo te darbinieku iesaisti apmācībās, gan arī pašiem darbiniekiem šobrīd. Tik tiešām man ir jāsaka, ka paldies Liktā ir pieejams šis te atbalsts, paldies citiem pakalpojumu sniedzējiem un apmācības sniedzējiem, kuri arī šajā projektā piedalās. Bet ir virkne tik tiešām pieejami arī ar citu valsts atbalsta instrumentu, arī patiešo darbiniekiem. Un noteikti visa šīs te iespējas ir jāizmanto un jāmācās. Man tiešām nav pārliecība, varbūt ministri man palabos, kad šis būs ļoti ilgstošs atbalsts, kur kādā brīdī viņš noteikti beigsies. Un līdz ar to, kamēr viņš ir noteikti visas iespējas ir jāizmanto un jāmācās un jāapgūst visas prasmes, kas var noderēt šodien, kas var noderēt rīt, par to ir jādomā. Un šīs te mācības ir ļoti, ļoti liels plus gan katra darbinieka CV, gan katra uzņēmuma šajā te portfelī, ko viņš var piedāvāt saviem darbiniekiem. Tā kā noteikti aicinu nebaidīties no kaut kādiem administratīviem šķēršļiem. Visiem liekas, kad ir ļoti grūti, sarežģīti pēc tam atskaitīties, gatavot dokumentus. Nē, tik tiešām ir ļoti labs atbalsts no komandas. Ļoti laba komunikācija, visi jautājumi tiek risināti ārkārtīgi ātri, ērti un uzņēmumam patīkami, pateikšu. Tā kā paldies noteikti Liktas komandai un mācamies un darbojamies tālāk. Paldies liels par uzmanību. Paldies, Irīna, paldies par šo lielisko pieredzi. Varbūt viņai ir kāds jautājums par varbūt viņas tieši pieredzi mācīšanā, vai ne? Tad labi izskatās, ka dosimies tālāk gan uz paneļa diskusiju. Paldies vēlreiz par šo pieredzes stāstu. Bet mums būs pienācis laiks paneļa diskusijai ar tēmatu mācīties, pielāgoties, augt, digitālo prasmju attīstība, nākotnes darba tirgumu. Un tā pa vienam varēsim nākt uz kādu no krēsliem, var izvēlēties pēc savas patikas, kurš vēl brīvs ir. Pirmo būs ekonomikas ministrijas cilvēku kapitāla attīstības departamenta direktors vietniece Signe Briķe. SIA ZZ DATS administrācijas un personāla vadītāja Iveta Kažemaka, BDA izpilddirektore Laima Ziedeņa Mikaljūna, Justīna Širina no SIA datorzinību centra mācību centra vadītāja un mācību centra FITA vadītāja Īrisa Zvagule. Ieslēgt. Jā, var pārbaudīt, vai visi runā, var pateikt sveiki visi. Sveiki. Jā, tad es domāju, mēs, lai neuzliktu nevienam uzreiz specifiski teikt, jūs tagad sakat, varbūt iesim tādu mazliet atvērtāku jautājumu. Kādas digitālās tendences šobrīd visvairāk ietekmē tieši uzņēmuma attīstību? Varbūt no mācību centra puses vai no uzņēmuma puses? Var droši sākt runāt pirmais, kurš ir drošākais? Es varu droši sākt. Pie mums mācās liels skaits uzņēmumu. Un arī bija prieks dzirdēt mūsu klientu stāstus. Tās tendences, kas maina šobrīd un liek domāt daudz uzņēmumiem un uzņēmumu vadībai īpaši, ir jau iepriekš akcentētās tehnoloģija attīstības jautājumi. Un bieži mēs nonākam pie tā, ka tehnoloģijas liek mainīt un apzināties savus šī brīža procesus, kļūt gudrākiem, tos izanalizēt un saprast, vai mums ir kas strauji attīstāms, vai kaut ko var atlikt mazliet. Ja? Un tāpēc ir liels prieks par šiem mācību projektiem un Liktas ļoti aktīvo darbību, kas patiesībā pirmie šī fonda ietvaros bija visaktīvākie palaižot un realizējot šo projektu, kas ļāva klientiem plānot uz priekšu, un kā jau Andris parādīja datus, ja, ka jau 25. gada vidū jau viss principā ir saplānots. Tā kā Likta ir lieli malači un palīdz uzņēmumiem iet līdzi tehnoloģiju attīstībai.
Paldies par šo. Un varbūt kāds var minēt to, ja mēs esam runājuši, zinu, ka daži minējuši jau to, kas pašlaik tika mācīts un kas bija viena no tiem aktuālākiem, bet varbūt mēs varam apmēram ieskicēt, kuras digitālās prasmes būs vispieprasītākos tuvāko 3 līdz 5 gadu laikā, ejot uz priekšu. Varbūt jau ir tāds minējums, ja jau sāk plānots tas. Es varbūt varu turpināt sveiciens visiem. Bija prieks dzirdēt arī šos pieredzes stāstus, arī valsts pusē prognozes tam, kas tiek sagaidīts, bet ne tikai runājot par digitālajām prasmēm, tad ir jāraugās arī uz izaicinājumiem, jo mēs redzam arī savā darbā, un es ticu, ka arī uzņēmumi katru dienu redz, ka viss mainās, un tas vairs nav stāsts par to, kas mainās gada laikā, te ir jau nedēļās un pat dienās, kad nāk jauns mākslīgā intelekta modelis, jauni rīki, un ir jāspēj pielāgoties, un šajā visā izaicinājuma laikā svarīgākais būs mums visiem saglabāt kritisko domāšanu un spēju adaptēties, atsijāt šīs pelavas no tā, kas ir svarīgs, kas ir tas, kas mums ir noderīgs un kā mēs spēsim to veiksmīgi izmantot. Jo varbūt šodien mēs vēl nevaram pateikt, kas pēc 5 gadiem būs tie rīki, kas mums būs jāizmanto, jo nākamgad kaut kas var pamainīties. Bet mēs skaidri zinām, ka būs mums jāmāka atrast informāciju, izmantot to un atsijāt un saprast, vai mums tā ir svarīga. Ja nu kādam ir piebilstams droši. Jā, es esmu IT uzņēmuma, un mums ārkārtīgi svarīga ir kiberdrošība, kiberdrošības apmācības, jo mēs šobrīd visi dzīvojam kiberkara apstākļos. Pēc CERT datiem pagājušā gada novembrī vienā nedēļā tika veikti 60,000 uzbrukumi. Tie ir uzbrukumi IT sistēmām. Tas nozīmē, ka tiem IT cilvēkiem viņiem ir jābūt gudrākiem par tiem uzbrucējiem. Un tas nozīmē, ka jāmācās ir ļoti, ļoti ātri, ļoti, ļoti daudz. Un paldies BDA, ka viņi spēja pielāgot tos kursus un sagudrot un piedāvāt. Un tas jau nebeigsies. Mums būs jāmācās vēl vairāk. Nu, noteikti mācīšanās ir iepriekš dzirdēt to, ka viens no kā tādiem bonusiem, ko var piedāvāt darbiniekiem, ir mācīties. Bet zinu, gan no savas pieredzes sanāk, nezinu, varbūt teikt, esat pieaugušāks, mazliet lielāka tā vēlme ir mācīties, bet ja nu tomēr tiem darbiniekiem, viņi neskrien uz tām mācīšanās priekš jaunajām prasmēm, kā mēs varam motivēt viņus mācīties, varbūt arī var pateikt viens no uzņēmumiem, kā varbūt motivē arī kādu mācību centri, vai arī varbūt vēl pat ekonomikas ministrija arī mums var iemācīt, kā tad labāk motivēt šos darbiniekus. Tā kā droši var paturpināt arī jūs. Jā, mēs ļoti daudz mācāmies. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi uzņēmumā veidot vispār mācīšanās kultūru. Mūsu uzņēmumā izglītība ir vērtība, un tas nozīmē, ka arī mācīšanās ir vērtība. Pasaules ekonomikas fórumā reiz bija secinājums par to, ka katram cilvēkam, lai veicinātu iekšējo pašmotivāciju, ir jāmācās vismaz 40 stundas gadā. Tas nav daudz, bet mēs šīs 40 stundas gadā ielikām darbinieku mērķos, privātajos mērķos. Un tas nozīmē, ka katrs darbinieks to laiku, ko viņš mācās, vai viņš mācās kursos, vai viņš mācās privāti, viņš reģistrē. Šobrīd pasaulē runā par mikromācīšanos, kas nozīmē, ka nav jāiet kursos, nav visu dienu jāsēž kursos. Paņem noskaties vienu īsu video, 15 minūtes. Tā arī ir mācīšanās, un tas arī skaitās. Tas veicina to iekšējo motivāciju, un arī darbinieki savā starpā skatās viens uz otru, un tas palīdz. Vēl mums, lai piedalītos iepirkumos un vispār, lai apliecinātu savu profesionalitāti, ārkārtīgi svarīgi ir, lai darbiniekiem ir starptautiski atzīti certifikāti. Tā kā Likta piedāvā kursus kopā ar certifikāciju, tad tas mums arī ir ļoti svarīgi. Un mēs par katru starptautiski atzītu certifikātu nokārtošanu uzņēmums darbinieka komandai uzsauc kūku. Kas nozīmē, ka tad, kad tas cilvēks ir izmācījies, tad, kad viņš ir nokārtojis to certifikātu, viņi kopā vēl to nosvin, lai tā labā ziņa izplatās. Ja komandā ir 80 darbinieki, tad visiem pietiek kūka. Jā, varbūt es arī gribēju papildināt Ivetas teikto par motivāciju. Galvenā motivācija ir tad, kad cilvēks saprot, kāpēc viņš mācās. Kāpēc viņam tas ir vajadzīgs un ka viņš šīs zināšanas, ko viņš ir iegūst, ka viņš viņas var pielietot tūlīt un uzreiz.
Un arī tagad, ejot vairāk uz šīm tendencēm, mēs skatāmies, ka vispieprasītākās ir tās mācības, kuras, un tās iespējas un veidi un metodes, kas man dod tūlītēju risinājumu manai problēmai. Kad šī mācīšanās vairāk notiks tādā darba procesā, working in the flow of work, ja, ka angļu valodā daudz apraksta šobrīd, ka mēs pat nenodalām to laiku, ka tagad mēs mācīsimies un tagad mēs strādāsim, bet ka strādājot mēs jau izmantojam rīkus un metodas, lai mācītos. Un tiešām būs liela loma šīm mikromācībām, mazajiem gabaliņiem, un vislielākā loma būs tieši mākslīgā intelekta izmantošanai, bet nevis, lai mākslīgais intelekts man pateiktu priekšā, kas man ir jādara, bet lai viņš man būtu kā mentors, kā vadītājs, kurš rāda, dod piemērus, scenārijus, kurš vada arī šo manu izaugsmi un dod man šīs zināšanas tūlīt un uzreiz, ko es varu pielietot. Ja. Es varbūt papildināšu par motivāciju. Man liekas, ka šodien mēs ļoti labi redzam, ka tās lietas, kas strādā kopā un ir kā tāds komplekss motivātoru kopums, ir šī sadarbības princips, ka valsts ir šis atbalsta punkts un īstenībā dod iespēju šim atbalstam. Ir asociācijas un uzņēmumi, kas redz, kas ir vajadzīgs nozarē, un patiesībā mēs jau varam tikai dot tajā brīdī, ka mēs zinām, ko jādod. Un te droši vien ir aicinājums tiešām no nozarē arī vairāk teikt, kas ir vajadzīgs. Bet noteikti mēs par motivāciju nekur nepazudīsim vai, teiksim, nevaram runāt tikai no valsts un uzņēmumu puses, ir cilvēks. Un patiesībā mēs kā cilvēki esam lielākie motivātori un droši vien, ka šobrīd skatoties, mums katram ir jāapzinās to, ka lai cik ļoti mēs gribētu, mums ir jāmācās un mums ir jāredz tas tālākais solis, kur mēs gribam attīstīties. Un tiešām, varbūt papildinot arī, ko Īris un pārējie paneļa dalībnieki tikko arī teica, par to, ka ir ļoti svarīgi arī apzināties to, ka mācības notiek visu laiku. Un patiesībā mēs mācāmies šobrīd, mēs mācāmies skatoties televīziju, mēs mācāmies kaut kur vēl, tad jebkurā gadījumā. Un, protams, ka tas, ko mēs iegūstam vēl tādās ļoti organizētās mācībās, mēs nostiprinam, mēs iegūstam to skatījumu, bet tālāk jau mums pašiem tas ir jāsāk pielietot. Un bez tā pielietojuma motivācija īstenībā neveidosies. Es vēl varu piebilst vienu piemēru. Patiesībā bieži vien motivācija uzņēmumā sākt tādu labu praksi par mācībām, kā Iveta minēja, kā viņi ir ieviesuši, ir varbūt arī šāds finansējuma projekts. Piemēram, viens no mūsu klientiem, pasažieru vilciens, kas iepriekš nebija regulāri mācījušies komandās. Un tieši Likta projekts bija viņiem pamudinājums saplānot šīs mācības jau ievērojamā būtiskā komandu apjomā. Un pēc Liktas projektā realizācijas viņi šobrīd jau ir turpina šo ceļu un ir trīskāršojuši šo teiksim, skaitu cilvēkus, kas ir apguvuši mācības, un viņi tiešām dod priekšrotu, ko arī šis projekts ir izgaismojis, kad klātienē ir ļoti efektīvas mācības. Mēs vienmēr mudinam klientus atgriezties klātienē, jo tas dod papildus motivāciju kolēģiem, kas varbūt ikdienā strādā hibrīdā režīmā, satikties mācībās un to pie reizes arī izmantot kā komandas tikšanās brīdi, kā teambuildingu, kā iespēju apmainīties ar zināšanām. Otrs triks, ko daudz uzņēmumi pielieto motivēšanai, apgūt mācības un turpināt to pielietot ikdienā, ir iekšējie treneri vai iekšējie eksperti. Mums arī pašiem komandā tādi ir vairākās jomās un ir ļoti viegli, ja tev ir kāds kolēģis, kam pajautāt, kā man šo labāk izdarīt, vai arī viņš pamana, ka tu kaut ko dari netik efektīvi, kā varētu, izmantojot, piemēram, mākslīgā intelekta iespējas. Tāpēc, jā, tie uzņēmumi, kas nevis izmāca 10 cilvēku komandu, bet izmāca visus, un tad viens ir kā šis te mentors pārējiem, kuram varbūt ir vairāk iekārienas apgūt to padziļinātāk, tas tiešām strādā. Jā. Jā, tas, ko Laima teica, tā ir tā uzņēmuma mācīšanās kultūra, un vēl šajā ir ārkārtīgi svarīgi, ka visi redz, ka mācās visi. Nevis vadītāji nosūta savus darbiniekus vai kaut kā otrādi, bet mācās visi. Mēs mācāmies kopā.
Es varbūt vēl papildinot pie šī visa. Mēs daudz runājam jau par uzņēmumiem, kas aktīvi mācās un sūta darbiniekus uz mācībām, motivē viņus, bet, diemžēl, mums ir arī uzņēmumi, kas vēl netik aktīvi to ir ieviesuši. Un tad šeit ir svarīgi arī vadītājiem un pašiem uzņēmumiem nostādīt, kā jau arī citi minēja šodien, mācības kā vērtības starp uzņēmuma uzdevumiem un arī kā prioritāti, jo mums mācībās mēdz piedalīties arī dalībnieki, kas piedalās attālināti, un mēs redzam, ka viņi atrodas koplietošanas telpās, viņiem ir trokšņi apkārt, viņi nevar pilnvērtīgi pieslēgties, un tad ir ļoti svarīgi, ka viņam ir dota šī iespēja, ka viņš var veltīt šo laiku, tātad nolikt malā savus ikdienas darbu uzdevumus, visu steigu, kas mums ikdienā ir, un pieslēgties mācībām, pievērst tam uzmanību un pilnvērtīgi iegūt šīs zināšanas. Un, mums ir prieks arī par mūsu klientiem, kas, piemēram, ir nostādījuši sev uzņēmumos to, ka reizi mēnesī viņiem darbiniekiem ir iespēja 4 līdz 8 stundas konkrētās dienās veltīt mācībām. Un tad viņš zina, ka šajā dienā viņam nebūs jāpievēršās pamatpienākumiem, bet viņš varēs tātad doties pilnvērtot savas zināšanas, prasmes un tālāk jau būt produktīvāks darbinieks uzņēmumam. Droši var paturpināt vēl. Jā, varbūt par to vērtību mācīties. Ja? Te ir arī tāds uzdevums mums kā izglītības iestādēm, arī ko mēs FITā praktizējam, veltīt laiku arī šim mācību ietekmes novērtējumam. Neatstāt to tikai organizējam mācības, tagad mācības ir beigušās un mēs par to aizmirstam. Paskatāmies pēc 3 mēnešiem, paskatāmies pēc 6 mēnešiem, kā ir mainījusies uzvedība, kā ir ietekmēta uzņēmuma rezultāti. Uzliekam šīm mācībām arī šos KPI, nevis vienkārši tikai aizsūtam vai norganizējam mācīties. Un te liela loma ir tieši mums, kā izglītības iestādēm sadarboties ar klientu, ar uzņēmumu un kopīgi izvērtēt, uzlikt šos sasniedzamos rezultātus un mērījumus un neaizmirst par mūsu klientiem, neaizmirst par mūsu darbiniekiem pēc tiem 3 un 6 mēnešiem un paskatīties, kādas izmaiņas ir notikušas pēc laika. Jā, paldies par šiem ieteikumiem arī es varētu teikt, jo tomēr ir motivācija, ir kaut kā jāmēģina iemācīt. Es teiktu, vislabākais viņa nāk pati, bet, protams, tādā ziņā ir mazliet jāsaprot. Bet mazliet ieskicēju iepriekš Īris un Iveta par, jūs pieminējat mikromācības, Laima pieminēja, protams, tagad atpakaļ tieši iešanu uz tiešsaistes mācībām, bet varbūt ir arī mazliet vēl citi varianti, kā mainās šī pieeja šīm visām mācībām un prasmju apguvē, jo, kā zinām, tiešsaiste faktiski sākās pēc Covid laika, Covid laikā, es zinu, es esmu pats studējis, kamēr mums notika tiešsaiste, un te bija tādi, es teiktu, oriģinālais variants, bet varbūt tagad ir vēl citi varianti. Es dzirdēju iepriekš no kā teica, protams, izmanto virtuālo realitāti, lai mācītos. Varbūt ir vēl kādi, kas nav tikuši pieminēti šodien. Varbūt tas es tad arī turpināšu. Bet viss būs atkarīgs no tiem mērķiem, kādi ir sasniedzamie mērķi. Un līdz ar to arī šie ceļi būs dažādi, un dažādība saglabāsies. Un mēs nevarēsim pateikt, ka mēs tagad pēc 3 vai 5 gadiem, ka mēs visi mācīsimies tikai ar mākslīgo intelektu, vai mēs visi mācīsimies tikai tiešsaistes platformās. Nē, tas būs atkarīgs no tā, ko mēs vēlamies panākt ar šīm mācībām. Un tā kā ir dažādi mērķi un cilvēki ir ļoti dažādi. Un šīs iespējas ir ļoti dažādas, tad katrs izvēlēsies to sev piemērotāko veidu, kā mācīties. Ja tās būs pārkvalifikācijas mācības, tās visticamāk būs garākas un kombinētas ar tiešsaisti un klātieni un mentoriem. Un, ja tās būs uzņēmumā konkrētas kaut kādas lietas, problēmas atrisināšanas, visticamāk tas tiks izmantots mākslīgā intelekta kaut kādi mazie gabaliņi, kur palīdzēs ātri atrisināt šo problēmu. Bet kolēģi to šiem var papildināt. Es papildināšu, ko Signe iepriekš minēja. Jautājums ir par cilvēku. Un mācības nav kaut kāds robotizēts process, ko mums noliek priekšā mācības, mēs apgūstam. Mēs, es domāju, katrs esam bijuši situācijā, kad mums kāds kaut ko stāsta, māca, vai mēs klausamies ļoti noderīgi video un neko nedzirdam, nesaprotam. Jo ir jau 8. stunda un mēs nespējam uztvert informāciju. Tāpēc tas, ko mēs ņemam vērā, ir mūsdienu realitāte. Mēs pārējam uz īsākām mācībām, ja tas ir iespējams. Plānojam 4 stundu vai 5 stundu mācības, jo cilvēki
cilvēkam pie esošās informācijas plūsmas, kas nāk mums ikdienu virsū. Ja? Tā nav viena avīze, ko mēs atkarām brokastīs, tas ir atver no rīta telefonu un tur ir viss iespējamais, visa pasaule. Un tāpēc, lai kvalitatīvi uztvērtu informāciju, mācību process ir jāplāno gan ar pareizi ieplānotām pauzēm, gan ar ļoti aktīvu pasniedzēju iesaisti. Mēs novērojam, ka ir liela vērtība tieši dzīves pasniedzējs, tieši treneris, praktiķis, kas ar piemēriem un ar dzīviem stāstiem ievelk šajā te jauno zināšanu pasaulē, un tās nedrīkst būt pārāk ilgas un intensīvas mācības. Kaut arī ir formāti, kas to pieprasa, pieņemsim kiberdrošības mācības, kur kiberdrošības eksperts var nedēļu aiziet un mācīties, viņš nevar katru dienu atslēgties, tas ir atkarīgs kāda iespējama plānošana, bet tīri cilvēciski klienti arvien vairāk un vairāk pieprasa šīs te dalītās dienas un īsākas mācības, tieši tāpēc, kad ir grūti uztvert informāciju ilgstoši. Mēs neviens vairs nesēžam ilgi auditorijās un klausoties monotonu informāciju. To mēs ņemam vērā. Un dažādi praktiskās darbošanās. Tas ir tas, ko visi novērtē, ko visi pieprasa, lai ir praktiskā darbošanās un uzdevumi, jo tikai darot var apgūt dziļāk šīs zināšanas. Jebkurā jomā, vai tas ir mākslīgais intelekts, vai tās ir kiberdrošības darbnīcas, vai tas ir projektu vadības piemēri. Paldies. Tagad paņemot mazu atkāpīt no tieši vairāk par pašām mācībām, bet vairāk par sadarbību. Un tieši šī sadarbība ir kāda starp valsti un uzņēmumu sadarbībai. Un cik tad tā ir svarīga tieši mūsu digitālajai attīstībai? Jā, droši vien, ka tas galvenais, mēs jau daudz runājām par to, kāda ir iegūmi, kādā veidā mēs varam kopīgi mācīties vai kopīgas lietas darīt. Un, protams, kad mums jāsaprot, ka mums vienmēr ir trīs puses - valsts, uzņēmēji un individi vai cilvēki, kas mācās. Un šis sadarbības modelis, protams, ir ļoti būtisks arī no tā viedokļa, kad mēs šobrīd arī kā ekonomikas ministrija ļoti daudz dzirdam ātrāk, efektīvāk, tūlīt un uzreiz, pēc būtības uzreiz tagad. Un tas ir noteikti stāsts no divām pusēm. Un ir, protams, skaidrs par to, ka mēs gribam, lai no izglītības sistēmas iznāk cilvēks, kas tagad un uzreiz ir gatavs sākt strādāt, bet mēs, protams, arī apzināmies to, ka mēs varam iedot kaut kādus pamatus, un droši vien ir specifika, kas ir katram uzņēmumam, kas būs vienalga jāmāca, neatkarīgi no tā, vai tas cilvēks būs ideāli sagatavots, vai viņš nebūs ideāli sagatavots. Bet, protams, arī šis liktas projekts un jebkurš projekts, kurā mēs redzam, ka ir nozars mācības un nozars vajadzības, es teiktu, ka viens no būtiskākajiem aspektiem ir veidot šo nozars valsts sadarbību. Mums, protams, ir arī NEPI, kas ir nozara ekspertu padoms, kas sniedz vajadzības, bet es teiktu, ka mums kompleksi jāskatās, kā vajadzība, kas ir uzņēmumā, nonāk līdz vajadzībai, ko mēs ieliksim tālāk plānošanas projektos. Jo šobrīd, protams, mēs varam teikt, mums vajag ātri uzreiz, izglītības iestādes var teikt, mēs nezinām ko, vai attiecīgi uzņēmumi saka, mēs sakam, bet mūs nedzird, bet šis patiesībā ir tāds pamats par to, kā mēs izveidojam tādu vienotu sistēmu, kurā mēs saprotam, vajadzības ir aizgājuši tur, kur viņas ir vajadzīgas, valsts ir iedevusi to atbalstu, ko viņi var iedot. Un, protams, šobrīd arī ir viens no projektiem, kas ir prasmju fondi, kas ir izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā, kur patiesībā tas pamata ideja un mehānisms ir tieši to, kā veidot savstarpēju sadarbību. Un jāatzīst to, ka, lai gan uzņēmumi ļoti daudz iegulda savos darbiniekos, lai gan mums ir ļoti labas iniciatīvas un tiešām ļoti daudz labu projektu, mums, diemžēl, vēl nav izveidojusies tāda sadarbības kultūra, kas ir, teiksim, kā mēs sakam, vecajā Eiropā, mēs vairs tā droši vien nevaram teikt, bet, jebkurā gadījumā, kur prasmju fonds ir tāds mehānisms, kur nozara patiesībā investē savā nozarē. Un viņi tiešā veidā varbūt māca savus darbiniekus uzņēmumiem. Līdz ar to es aicinātu arī paskatīties tā plašāk
katram no uzņēmumiem, uz kurien tad iet mana nozare, kā es varu palīdzēt kopumā nozarei attīstīties. Un, protams, nākt un runāt, un tas ir tas svarīgākais aspekts, lai pēc būtības tās atbalsta iniciatīvas, ko pēc tam valsts nodrošina, viņas būtu pēc iespējas tiešāk mērķētas uz vajadzībām balstītas un tieši uz uzņēmēju vajadzībām balstītas. Es varu papildināt, tad ļoti svarīga šī funkcija valsts sadarbībā ar uzņēmumiem nozari ir tieši prioritāšu noteikšana, ko arī Signe minēja, kas ir nozarei aktuāls, jo, kā piemēru, kiberdrošība. Ja? Mēs visi esam situācijā, visi mēs zinām, ka ir nepieciešami trūkstoši nozarei kiberdrošības eksperti. Cilvēki, diemžēl, nemācās, kaut arī šobrīd tirgu ir ļoti daudz pieejamu mācību, kas ir pilnīgi bez maksas. Tehnikumi var vaļā jaunas programmas, ir dažādi atbalsti, pat stipendijas tiek maksātas par to, ka cilvēks mācīsies kiberdrošību, bet tā nav tik viegli uzreiz no skolas sola saprotama tēma, ir vajadzīgi IT pamati, ja, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka nozara sadarbībā ar valsti virza tieši tās prioritātes, kas ir nepieciešamas, popularizē to un skaidro cilvēkiem, jo es domāju, jebkurš ātri piekritīs mācībām par mākslīgu intelektu, bet kiberdrošība būs jāpadomā un jāpasniedz tas saprotamā formā. Tas ir jau padziļinātāks un tehniskāks temats. Neviens vairs negribēja piebilst. Okay. Izskatījās mazliet tā, bet labi. Tad, ja mēs vēl mazliet paturpinātu tieši ar ekonomikas ministriju, varbūt ir tāda iespēja, kā varam apvienot valsts datus un uzņēmumu pieredzi, lai kopīgi veidotu precīzākas darba tirgus vajadzību prognozes digitālo prasmu jomā. Jā, nu šobrīd droši vien, ka mēs ļoti daudz tieši no cilvēku kapitāla attīstības departamenta strādājam ar dažādām nozarēm kopā. Mēs tiekamies, mēs runājam ar dažādiem uzņēmumiem. Tas ir droši vien arī aicinājums. Mēs labprāt gaidām ciemos un esam gatavi parunāties ar uzņēmumiem tajā gadījumā, ja tiešām ir tā vīzija un sapratne par to, ko mēs tad varētu cilvēku kapitāla attīstības jomā darīt. Bet es teiktu, ka tas, ko mēs patiesībā šobrīd saskaramies, ir, droši vien nevar to saukt par informācijas vakumu, bet tas ir par informācijas kaut kādiem gabaliņiem un iztrūkumiem. Un šobrīd ir skaidrs par to, ka nozare varbūt nezinu par visām iespējām, kas ir izglītības iestādēs. Iespējams nezinu par visām iespējām, ko arī valsts kā atbalsta pasākums šobrīd arī dod. Un otras puses, tad, kad mēs arī runājam par prognozēm, mēs runājam par to, ka ļoti iztrūkst redzējums no nozares puses, kas tad ir tas vajadzīgs. Un droši vien, ka tas, uz ko mēs šobrīd strādājam un domājam par to, kā veidot šo mehānismu, viens ir statistika un dati, ko mēs redzam, un otrs ir šis kvalitatīvais nozaru ieguldījums vai nozaru redzējums par savu vīziju. Un diezgan bieži mums uzņēmumi saka, mēs zinām tagad uzreiz un pēc 5 gadiem, bet mēs nezinām pēc 10. Droši vien, ka tas ir tas mehānisms, par ko mums ir jādomā un jāstrādā kopā, lai šis cikls nav tikai tagad un uzreiz, bet mēs tiešām varam pateikt, arī pēc 10 gadiem mums būs jāiet kaut kādā virzienā. Un droši vien jāatzīst arī to, ka mēs noteikti tagad un uzreiz varam mācīt tādas konkrētas prasmes, kuras es tūlītās pielietošu, bet mēs droši vien nevarēsim aizmirst šīs prasmes, kas ir mācīšanās prasmes, psihoemocionālās prasmes, stresa noturības prasmes, kas patiesībā ir tāds pamats, lai es pēc tam, kā cilvēks nākotnē spētu arī iesaistīties. Līdz ar to es teiktu, ka droši vien tas aicinājums būtu vismaz no sajūtu puses, kad nevis vienkārši rādīt, valsts nedod, uzņēmumu nedara un cilvēki nemācās, bet droši vien, kad mūsu jautājums ir par sadarbību, par to, kā mēs veiksmīgāk informāciju izplatam, cik daudziem cilvēkiem šī informācija aiziet un kā mēs varam veiksmīgāk pastāstīt, kur tad šīs iespējas var dabūt. Un, protams, arī par sarunāšanos un konkrētām vajadzību definēšanām. Varbūt par šo ir viedoklis vai redzējums no savas puses, no mācību centra, jeb uzņēmuma puses.
Jā, es domāju, mums visam noteikti ir viedoklis. Mēs pārstāvam vadošos IT prasmju uzņēmumus, un lielākā problēma mūsu pusē ir, teiksim, valsts iestāžu prognozē vienu, realizē pilnīgi citos laikos. Ļoti smagnējs tas process, un šajā gadījumā jāsaka paldies ekonomikas ministrijai, kas ir veiksmīgi sadarbojās gan ar, teiksim, Liktu kā nozares pārstāvi, gan arī ar citām asociācijām. Grūtāk ir ar izglītības ministriju, labklājības ministriju un visu viņu trietā sadarbību, ja, jo mēs kā mācību centri, mēs arī plānojam savu darbu un klienti vaicā. Ja. Tad, teiksim, šis pats prasmju fonds šobrīd ir jā, daudz jautājumu. Nozarē ir vairāk jautājumu kā atbilžu, bet mēs tāpēc ļoti ceram uz šo te komunikāciju un informācijas sniegšanu un arī uz nozares un ministriju sadarbību. Tas, kas ir ļoti vērtīgi, ja, kā jau Andris minēja, nākošais projekts, ko Likta jau šobrīd realizē, nozaru mācības, kurās ir ne tikai digitālās prasmes, bet arī jau šīs te prasmes kā stresa noturība, komunikācija, vadības prasmes, ja, kas ir ļoti, ļoti noderīgi arī visai IT nozarei. Pilnīgi piekrītu, jā, ka bez šīm prasmēm un arī kritiskai domāšanai, kā jūs akcentējāt, bez tā mēs nevaram šajā digitālajā pasaulē vairs iztikt. Piebildīšu, latviešu valodas pareizrakstības prasmes ir ārkārtīgi svarīga lieta, kas mācību centri nepiedāvā. Jā, un es domāju, noteikti šis te nozaru projekts, kamēr visi skrien un fokusējās uz digitālām prasmēm, noteikti nozaru projekts, kas turpinās līdz 29. gadam. Jā, es nekļūdos. Jā, 29. gadam noteikti arī mēs domājam par šo, un mēs esam jau arī, man liekas, tieši ar Ivetu runājuši par šo jautājumu. Man arī bērns jau sāk labāk angļu valodā runāt nekā latviešu, par ko baili paliek. Bet noteikti komunikācija, rakstīšana, saziņa, tā ir jātrenē, jo mēs nestrādās, kad viens mākslīgā intelekta aģents runās ar otru mākslīgā intelekta asistentu, ja, tomēr cilvēks ir tas, kas pieņem lēmumus, ja, un saprot un izvērtē informāciju. Jā, nu tur noteikti ir tas, ka ir daudz citas vēl neredzētas lietas, piemēram, kā saturs ir, protams, ikdienā teikt patērēts tīri angliski, un varbūt tur ir kādi varianti, kā to mainīt, bet runājot par tieši nākotni un to, kādi šie atbalsta fondi, cita veida, ja šis prasmju fonds, ko iepriekš ieminēja, kādas vispār ir tā pozitīvs redzējums uz nākotni vismaz pašlaik, ne tikai varbūt digitālajiem prasmēm, kā jūs teicāt, vispār jā, par mācīšanos. Jebkurš var atbildēt, vai ne, ja arī nav pozitīvi? Es droši vien domāju, ka, ja mēs tā skatāmies uz mūsu kā latviešu mentalitāti, tad mums droši vien mēs vienmēr atrodam vispirms slikto un tad ieraugam labo, un mēs noteikti esam vairāk par to, ka es pats, bet es teiktu, ka šobrīd patiesībā līdz 29. gadam ir ļoti daudz iespējas, un tiešām ir ļoti daudz programmas, gan par prasmju attīstību, gan digitālajā jomā, gan arī citās jomās, un tās iespējas vienkārši ir jāizmanto. Jo tas ir patiesībā, tās ir mūsu investīcijas nākotnē. Ja mēs skatāmies uz nākotni pēc 29. gada, mēs nezinām, tā ir tieši atbilde, šobrīd tikai sākās plānošana, un, protams, bet tas, ko mēs redzam pilnīgi noteikti kā tendenci visās, tā kā arī plānošanas sarunās ir par to, ka ir liels uzsvers uz to, kā mēs kā valsts ilgspējīgi skatāmies vispār uz finansējumu mācībām, ka tas nav tikai fondu finansējums, ka tas nav tikai projektu finansējums, ka tā ir arī nozars līdzatbildībā, šajā gadījumā attīstīt nozars darbiniekus. Mēs noteikti skatāmies arī uz tādu sadarbību, vienotu tīklu veidošanu, uz informēšanu. Tad tās ir tās tendences, kas noteikti būs arī nākamā plānošanas perioda, tā kā projektos ieliktas, ja, kā pamats. Un varbūt tādā ļoti tradicionālā, kā mēs šobrīd esam pieraduši projekts, varbūt viņi arī nedaudz mainīsies pēc tās būtības, kā viņi
kā viņi notiek. Bet es teiktu, ka mums ir jāskatās pozitīvi, līdz 29. gadam maksimāli jāizmanto iespējas, un iespēju tiešām ir ļoti daudz. Un tālāk ir jāsaprot, kā mēs virzam tās savas prioritātes, nosakam prioritātes un spējam atkal veidot tās atbalsta programmas, kas tieši nodara mums un mūsu cilvēkiem. No mans puses īsi absolūti pozitīvs skats. Tas, ko šī brīža iespējas mācībās paver ļoti daudz mazi uzņēmumi, kuriem iepriekš nav bijuši regulārie mācību budžeti ikgadējie, viņi ir saplānojuši strateģiski visai komandai mācības, un ļoti daudz uzņēmumi mācās, kas iepriekš to nav regulāri darījuši. Tas ir absolūti pozitīvs pienesums, tieši mazie vidējie uzņēmumi, arī individuālie komersanti mācās. Tas ir liels pienesums, es domāju, Latvijas ekonomikai, šīs apgūtās prasmes, kur mēs rezultātu jutīsim tikai nākošo gadu gaitā. Jā, es piekrītu kolēģiem, un pārmaiņu vadībā ir viss pamats ir izpratne. Un es skatos absolūti pozitīvi, kad mums valstī ir izpratne gan valdības līmenī, gan politikas līmenī, gan uzņēmēju līmenī. Mums visiem ir izpratne par to, ka mums būs nepārtraukti jāmācās. Un ja mēs kādreiz varējām runāt, ka tur prasme tāds cikls ir 2 līdz 3 gadi, varam aizmirst. Jāmācās ir nepārtraukti, un tagad, un tūlīt, un šodien, un rīt, un parīt. Un, manuprāt, šī izpratne mums ir, un šī izpratne veidojās. Un tiešām ir jautājums par to, vienkārši cik prasmīgi mēs mācēsim sadarboties visi, salikt šīs prioritātes, un cik mēs paši visi būsim produktīvi, lai apgūtu pēc iespējas ātrāk un labāk un efektīvāk. Es varbūt vēl noslēgumā ar šai tēmai par nākotnes tendencēm gribēju iezīmēt faktu, ka garlaicīgi mums noteikti nebūs, lai no kādas prizmas mēs uz to raudzītos, bet papildus izaicinājums, kas arī, un kur ļoti liederīgi būs apmācību projekti ar līdzfinansējumu un citas platformas, kas sniegs iespējas darbiniekiem, ir tas, ka nākotnē veidosies aizvien izteiktāka digitālā plaisa. Mums ienāk jaunā paudze ar darbiniekiem, kas ir gados jaunāki, viņiem ir pilnīgi citas mācību metodas, viņi ir gatavi eksperimentēt, meklēt proaktīvi, un ir darbinieki, kas ir gados vecāki un bieži vien baidās atzīt psiholoģiski, vienkārši, ka viņi kaut ko nemāk, viņiem tagad ir jāmācās, un šī būs pieeja gan uzņēmumiem, gan mācību centriem, kā pielāgot apmācības, kā veidot atbalstošu, drošu vidi un arī praktiskus, ar piemēros balstītus viņu darbam noderīgus piemērus, lai darbinieki spētu iemācīties jaunas prasmes un arī sabalansēt šīs zināšanas starp dažādu paudžu cilvēkiem un starp dažādu arī pieeju cilvēkiem, kā viņi mācās. Un tas būs tikai lielāks izaicinājums, arī redzot ekonomikas ministrijas prognozes par darba tirgus iztrūkumu un kā mēs mainīsimies. Gan es vēl gribēju vienu tādu jautājumu par nākotnes tendencēm, un vairāk es tieši gribēju skatīties no mācīt gribētāju skaita. Droši vien arī šie dati, kas rāda to, ka mazliet, protams, visnotaļ pateicoties šādiem projektiem, mācīt gribētāju skaits pieaug, un visticamāk tā arī notiks nākotnē. Un jautājums vienkārši varbūt ir, pirmkārt, vai tā ir, vai tā jūs domājat, ka tieši nākotnē arī pieaug šis skaits, un vai būs varbūt neatkarīgi no finansējuma, bet arī no fiziskās iespējamības visus arī apmācīt? Es varu teikt par savu uzņēmumu. Bija periods, kad nebija Eiropas fonda atbalsta mācībām, un mums tā naudiņa, ko mēs iztērējām, bet ieguldījām darbiniekos, viņām bija apmēram 500 uz vienu cilvēku, tā kā neatkarīgi no fonda pieejas vai nauda ir vai nav, mācīšanās notiks. Aizmirsu, ko es gribēju teikt. 30% mums apmēram katru gadu mācās, un es nedomāju, ka būs sliktāk, būs labāk. Noteikti tā izaugsme tehnoloģijās, kā jau pašā sākumā runājām, mūs dzen uz priekšu. Uzņēmumi saprot, ka ir jāmācās. Mēs saprotam arī to, ka fonds ir labs pamudinājums mācīties tieši tagad. Visus mulsina, protams, tā pārbagātība, kas ir pieejama, bet skaitliski ir liels pieaugums. Mums, teiksim, salīdzinot ar iepriekšējo liktas projektu, konkrēti liktāji, mēs sadarbojamies ar 9 asociācijām, bet konkrēti liktā trīskāršojies ir šajā projektā uzņēmumu skaits, un arī tieši studentu
studentu apmācāmo skaits. Tā kā tas aug un palīdz, protams, tas, ka mēs ātrāk uzzinām par visu. Ja? Visi uzņēmumi aktīvi komunicē sociālos tīklos, komunicē ar klientiem, un tas palīdz radīt arī informācijas telpā to sajūtu, hei, citi mācās, man arī ir jāiet līdzi. Ja? Tā kā tas tiešām ir ļoti labi, kad šī komunikācija un ziņošana par pieejamām mācībām notiek ļoti aktīvi. Es varbūt gribētu papildināt vēl no tā aspekta un droši vien arī no citiem projektiem, kur mēs šobrīd redzam. Es piekrītu, ka mācās un cilvēki tiešām iesaistās un vairāk arī mācās, bet droši vien, ka mums vajadzētu arī neaizmirst to daļu cilvēku, kas joprojām nemācās. Un patiesībā tas ir mūsu izaicinājums arī cilvēki ar zemajām prasmēm. Un es teiktu, tas ir tāds, varbūt, kā mūsu kā valsts, protams, kā ekonomikas ministrijas, izglītības zinātnes ministrijas izaicinājums, labklājības ministrijas izaicinājums, kā šos cilvēkus iesaistīt, kā patiesībā viņus pārkvalificēt. Bet, protams, ka tas ir jautājums arī par to, kādā veidā nozares pašas attīstās un cik daudz mums ir vajadzīgi kvalificēti darbinieki un cik mums ir vajadzīgi maz kvalificēti darbinieki. Līdz ar to tas varētu būt tāds sasaistīts, bet ir jāsaprot to, ka šobrīd droši vien Valsts izglītības attīstības aģentūra vairāk varētu pateikt par datiem, bet būtībā mācās vairāk tie, kas ir ar augstāku kvalifikāciju, ar augstāku izglītības līmeni, bet ja mēs skatāmies no tiem datiem un varbūt no tā darba spēka pieejamības viedokļa, kur mēs vēl varētu iegūt darbspēku un tās darbspēka rezerves, tad darbspēka rezerves mums ir tiešām tajā mērķu grupā, kas ir mazkvalificētais darbspēks. Līdz ar to droši vien mums ir arī jādomā par šo daļu, jo mēs esam tik daudz, cik mēs esam. Datos mēs redzējām, vairāk mēs nepaliekam, līdz ar to mums tiešām mērķtiecīgi ir jāizmanto visas resursi, kas mums ir pieejami, un droši vien ir jādomā arī, kā veicināt iesaisti tiešām tiem cilvēkiem, kuriem šīs prasmes ir zemākas un kuriem viņas ir vajadzīgas. Un, protams, ja mēs statistikas datos skatāmies, mācās vairāk sievietes, mācās vairāk augstākas kvalifikācijas, mācās vairāk lielajās pilsētās, te ir izaicinājumi, ar kuriem droši vien mums būs jāstrādā arī nākotnē. Jā, bet vai ir idejas un vai ir plāns, jo par to, ka tas ir izaicinājums, mēs runājam visu laiku, bet reālas aktivitātes, kas panāk rezultātu, kā mēs redzam, ir ļoti grūti. Jā. Es nezinu, varbūt zālē kādam ir idejas, jo tā ir visinām problēma, bet tiešām kā šo plaisu pārkāpt vai kā motivēt cilvēkus mācīties, jo ir brīnišķīgs varam projekts, ja, kas ir ar mentoriem pašvaldībās un reģionu centros. Un tāpat ļoti zemi rezultāti. Ja, bija plāns apmācīt 40,000 cilvēkus. Tur es nezinu, zinu, cik ir fakts, bet tur, manuprāt, pāris tūkstoši. Es teiktu, ka droši vien, kad mēs nevaram gluži teikt, ka nav stratēģijas, tāpēc, kad, ja mēs skatāmies uz Valsts izglītības attīstības aģentūras projektiem, tur ir tieši mērķis iesaistīt šos cilvēkus ar zemo kvalifikāciju. Tieši tāpat tās Nodarbinātības valsts aģentūrai ir šis mērķis iesaistīt šos cilvēkus. Un tur ir jāsaprot arī, un arī varam projekts. Patiesībā tieši tas, ar ko varam projekts šobrīd arī nodarbojās, ir par stāstu par to, kā uzrunāt personīgi. Jo tas ir jāsaprot, šeit nedarbojās internetu reklāmas, šeit nedarbojās vienkārši stāsts par to, ka tev ir jāmācās, un patiesībā tas ir individuāls darbs katrā pašvaldībā, uzrunāt personīgi, palīdzēt saprast, palīdzēt virzīties. Protams, ka šajā gadījumā, ja mēs skatāmies uz kopējos, kā arī visu projektu un nozares vajadzībām, vienmēr saglabāsies tā vajadzība, kur mums ir kvalificēto darba spēku iesaiste, bet, protams, mums kā valstiski ir jādomā, kā mēs varam kopumā nospraust prioritātes un izmantot visus cilvēku resursus, nevis teikt, šos mēs norakstam, jo viņi jau nevarēs iesaistīties. Jā, varbūt man būs tāds nepopulārs viedoklis par šo, bet man liekas, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs ar valsts politiku neieslīdam tikai šo zemes kvalifikācijas līmeņa darbinieku cilvēku atbalstā un aizmirstam par šo augsto kvalifikāciju, jo grozieties kā gribiet, augstas kvalifikācijas darbinieki pienes lielāku vērtību, un tad mums ir iespēja arī izmantot šos līdzekļus un resursus vairāk sociāliem projektiem,
projektiem un vairāk atbalstīt šos zemākas kvalifikācijas cilvēkus, lai mēs neiebraucam otrā grāvī, tagad plānojot visu atbalstu, finansējumu un programmas tikai uz šo sadaļu. Un, jā. Un tāpēc mēs arī runājam par valsts uzņēmumu un arī cilvēku sadarbību un par nozares sadarbību, lai mēs varētu prioritizēt un nolikt tās prioritātes, kas ir pareizās. Līdz ar to tas būs darbs arī nākotnē, kā mēs kopā strādājam, lai tiešām balansētu. Bet, jo mēs ir skaidrs, ka visam atbalstu mēs iedot nevaram. Līdz ar to ir jāatrod šie līdzsvaru mehānismi un kādā veidā mēs iesaistam tiešām tās mērķu grupas, par kurām mēs vienojamies, ka tās ir tās būtiskās un svarīgās. Jā, un es varu papildināt, ka viena mērķa grupa, ko iespējams aizmirst, ir kā panākt komandas iesaistās un visas komandas iesaistās, ja tieši mēs aktīvi BDA strādājam ar uzņēmumu vadītājiem. Un uzņēmumu vadītāji, īpaši tie, kas ir ilgstoši veidojuši, attīstījuši biznesus, viņi iespējams nav aktīvākie tehnoloģiju lietotāji uzņēmumā, bet viņi vada un attīsta biznesu un viņi nosaka, kur uzņēmums investē. Tāpēc viens no fokusiem ir arī, un viņi šajā gadījumā nebūs tie, kas iekrīt šajā te jomā, kas ir maz kvalificēti vai teiksim, no tehnoloģijas nezinošāki. Taču, lai viņi veicinātu un motivētu un ar savu piemēru parādītu, ka ir jāmācās visiem uzņēmuma darbiniekiem, tad mēs fokusēti tieši strādājam arī ar vadītājiem un veidojam dažādus vadītājiem fokusētus kursus, kā piemēram kiberdrošību vadītājiem, kas nav tehnoloģiju, IT darbiniekiem, bet tieši vadītājiem, lai viņi saprastu, kāpēc ir jādomā par šo tēmu, kāda ir specifika, vai arī dažādi biznesa analītikas kursi un citas zināšanas. Jo ir svarīgi, ka vadītāji sadarbojās ar personāla vadītājiem, HR vadītājiem un kopā veido šo te apmācību politiku. Un tad jau uzņēmums ir tā mazā šūniņa, kas ietekmē 30 cilvēkus, 100, 1000 cilvēku virzienu tālāk karjerā un izaugsmē. Jā, paldies par šīm domām un šiem viedokļiem, bet esam mazliet iegājuši tādā jau posmā, kur mēs varam pieņemt jautājumus no skatītājiem, ja kādam ir uz vietas jautājums, varbūt ir kāds var droši pacelt rokas pieši mazliet tuvāk un mikrofonu, jeb arī kāds, kas, protams, ir arī attālināts, skatās Facebook kanālā, droši rakstiet komentāros un būs iespēja uzjautāt. Ja nevienam šeit nav, tad es vēl uzjautāšu tik un tā kādu, mazliet, teiksim, atkāpīt no tikko, ko mēs runājām. Un droši tie, kas skatās attālināt, uzrakstiet un varēsim pajautāt. Bet runājot par pašu mācīšanos, viņi mūsdienās ir ļoti, ļoti daudz, viņi visur pieejami, bet ir arī daudz, kur pieejami neteiksim tāda nekvalificēta, tur, kur nekā kursi, kur tu pēc tam dabūni vai no certifikātu, vai no apstiprinājumu to, ka tu esi izgājis internetā, jebkur ir iespējams kaut ko pastīties tajā pašā. Es nezinu, cik viņai varbūt ir, kurš uzņēmuma priekšnieks, ja arī kāds vadītājs piekritīs to, ka, ja tu esi pateicis, es YouTube paskatījos šo 15 minūtes. Es zinu, ka iepriekš arī tika pieminēts, ka ir šī mikromācīšanās, bet tomēr, kā varbūt šis ir vairāk jautājums mācību centriem, kā tad jūs piesaistat un kā jūs izdariet to, ka uzņēmumi jums uzticās un tomēr izvēlas iet savu mācību centru, nevis tikai paši savā laikā. Vai tas ir tieši kāds certifikāts vai to, ka šo ir iespējams atrādīt, vai ir kāds arī cits iemesls? Mācību centriem arī šajos projektos ir stingras prasības. Un noteikti tā pirmā un galvenā prasība, ka pasniedzējs ir kvalificēts. Un tā ir mūsu atbildība, kādiem pasniedzējiem mēs strādājam ar nozares praktiķiem un ekspertiem. Mums BDA konkrēti ir, un ko jau jāsaka, paldies Signei patiesībā, ka Signe vadīja iepriekš pirms 4 gadiem BDA, jau arī virzīja tālāk šo NPS mērījumu. Mūsu visiem kursiem NPS ir absolūti svarīgs mērījums, kur mēs uzreiz identificējam, kādam studentam ir bijis kāds jautājums vai iebildums vai kāds pasniedzējs nav savā labākajā formā. Un vidējais NPS rādītājs ir pāri 70, kas ir ļoti augsts priekš pakalpojumu nozares, tāpēc esam absolūti pārliecināti un skatāmies līdzi, ka studentu viedoklis un klientu viedoklis ir tas, kas parāda, vai speciālisti ir sava līmeņa eksperti. Protams,
protams, atsauksmes un, protams, atlases process, kuram iziet pilnīgi visi tirgus eksperti cauri, lai nodrošinātu, ka šie eksperti var darboties ar klientiem. Jā, un YouTube video paskatīties arī nav nevainas, jo iespējams tā cilvēks var saprast, kas viņam tālāk ir jāpamācās. Bet es domāju, Iveta piekritīs, ka visi IT nozares uzņēmumi, visiem ir pieejami Udemy, Coursera, Skillshare, dažādi citi, un tas pats YouTube. Ja? Bet, diemžēl, cilvēkam ir jāmāk sevi pašorganizēt, lai viņš apgūtu ilgstoši kādu kursu pilnīgi bez, teiksim, pasniedzēju vadības vai ekspertu vadības. Tāpēc, ja grib īsā laikā koncentrēt, apgūt konkrētas prasmes, ir labs šis te vai klātiens vai attālinātais kurs, ko vada dzīves cilvēks priekšā, kas komunicē un aktīvi uztur kontaktu ar auditoriju. Un neviens šis te portāls nestāvēs tam blakus. To rāda prakse. Jā, tas, ko tu saki, pasaules futūristi saka, ka pēc 50 gadiem vispār skolas nebūs, ka arī skolotāji nebūs. Skolotāji pildīs tādu kā mentora funkciju, viņi pieskatīs, viņi atbalstīs, viņi veicinās, bet viņi nemācīs vai mācīs to ļoti mazā mērā. Nu, to jau mēs ikdienā tagad redzam, ka tā mācīšanās viņa jau ienāk ikdienā pilnīgi nejauši, varbūt kaut kādā sociālā. Un tas paliks arvien vairāk, un tas ir labi. Irisa? Jā, gribēju papildināt, piekrīt visam tam, ko teica Laima, arī, bet papildus vēl arī izstrādājot mācību saturu. Domājot par šī satura kvalitāti un uzticamību, mēs tomēr izmantojam šīs starptautiskās prakses. Mēs nemēģinām izgudrot divriteni no jauna. Ir starptautiskas organizācijas, kas izstrādā standartus, certifikācijas, un šis saturs tiek balstīts uz šiem standartiem un certifikācijām. Un tas nav viena Jāņa vai Pētera izdomāts saturs šeit Rīgā, Latvijā. Tas, ko mēs mācam, tas ir arī atbilstoši gan Eiropā, gan Amerikā, jo tas ir uz nozares standartiem un praksēm balstīts saturs. Un tāpēc arī izvēloties mācību centrus ir jāskatās, vai tas ir tā kā viena cilvēka autordarbs, vai tomēr tas ir nozares validēts saturs ar certifikāciju vai bez certifikācijas. Tas ir atkal jau pakārtots jautājums, bet šīs tēmas un saturiskā puse, tad, jā, vai tur ir aizmugurē arī kaut kāds atzīts standarti. Noslēdzot varbūt arī šo no mācību centras puses stāstu, papildus tam, ko kolēģi norādīja, bonus, kas nāk no mācību centriem, noteikti ir arī tas, ka tev kā uzņēmumam ir iespēja, ka vienkārt tavās problēmās un vajadzībās iedziļinās, tev var pielāgot mācību programmu, tev var pielāgot praktiskos uzdevumus, kas ir pielāgoti tavu darbinieku problēmām, lai tad viņi uzreiz var izmēģināt, piemēram, šos digitālos rīkus vai citas prasmes, un pēc tam jau nākamajā dienā, piemēram, to pārnest uz savu darba vietu. Un papildus tam tas ir ne tikai arī lektors, piemēram, kurš ir augsti kvalificēts speciālists, bet kurš arī pārzina, piemēram, pedagoģiskās metodes, spēj pielāgot programmu un dažādot to, lai tu gūtu kā uzņēmuma pārstāvis vai pasūtītājs maksimāli labāko rezultātu un ieguvumu no šīm mācībām. Paldies. Un, esam runājuši par to, kā tad veicināt un kā uzlabot cilvēkiem gribu, gan vēlmi, gan iespējas mācīties, bet varbūt ir arī zināms, kas tieši kavē uzņēmumos šo mācīšanās procesus vai došanos uz šīm mācībām. Varu minēt piemēru, vakar bija trešdien agri no rīta 7:00 mēs tiekamies uzņēmēju grupa un tieši diskutējām ar vienu pie brokastīm par šīm te mācībām. Skaidrs, ka uzņēmumiem, kuri ir ļoti aktīvā digitālās transformācijas fāzē, viņi sākotnēji domā par to, kādas tehnoloģijas vai sistēmas viņiem ir jātransformē un jāievieš, un pēc tam viņi ķerās pie mācībām. Tā kā viens no traucēkļiem ir tas, ka viņi saprot, uzņēmumi strauji jāattīstās, bet viņi sākumā izskata iekšējos procesus, ja, un tad teiksim, māca darbiniekus, kā mēs strādājam pēc metodikas. Tas ir viens šķērslis, bet mūsuprāt ir svarīgi arī, ka darbinieki izprot,
kā izvērtēt procesus, kā modulēt jaunos. Arī šo te projektu ir kāds kvalificēts, kas novada, ja, bet uzņēmumam ir jāiziet šis ceļš un jāsaprot, jā, vai tad jāpiesaist ārēji konsultanti, lai viņš to varētu paveikt, un tad plāno. Otrs ir tas, ka vienkārši nav tā pierastā prakse, ko jau pašā sākumā runājām, ka nav, teiksim, iespējams, nav uzņēmums ir mazs, varbūt nav personāla vadītāja un nav tā praksa ieviesta, kā mēs mācamies. Ja? Bet viss šobrīd tirgū, kas notiek, komunikācija, plāni, ministriju darbs, tas viss veicina to, ka uzņēmumi nonāk pie tā un viņiem ir palīdzīga roka no malas, pieņemsim sadarbībā ar Liktu, ja? Kā tad šo te mācību procesu saplānot un ko izvēlēties. Ja? Šis Liktas katalogs, kas ir ar ļoti augsti kvalificētu ekspertu mācībām, ja? Tas noteikti palīdz. Jā, paldies. Varbūt ir arī no uzņēmuma puses pašai ir bijuši piemēri, varbūt, kas bija senāk un kā tad tas ir ticis uzlabots, lai tomēr nebūtu šīs aizkavēšanās. Nu, es domāju, ka mācīšanās varētu kavēt gribas trūkums, kas nozīmē, ka ir jābūt cilvēkam kādam, kas veicina to mācīšanos tomēr. Otrā lieta – ļoti daudz darba. Nu, tad mazāk darbs jādod darbiniekiem. Ļoti vienkārši. Bet tas ir pārējoši. Nē, protams, man liekas, visam vienmēr ir jābūt balansā un jāsaprot tieši vēlējāties jūs teikt. Jā, es droši vien gribēju papildināt, ka mums arī jāņem vērā, ka mums katrs uzņēmums ir nedaudz savā brieduma pakāpē. Un ir uzņēmumi, kuriem ir ļoti stabils jau mācību stratēģijas, ir sapratne par to, kā viņi to darīs, un ir uzņēmumi, kas ir tikai sākumā un domā. Un, protams, ka daudz darba ir viens no aspektiem, ko vienmēr mēs dzirdam. Jā, un arī tā skaitā, protams, laiks, finansējums un šīs lietas ir tās, kas ietekmē īstenībā cilvēkiem iesaisti. Bet droši vien, ka tas, no kā mums būtu jāskatās un kā mēs kā vēlētos, lai uzņēmums skatās, ka patiesībā tās ir investīcijas nākotnē. Un kad šajā gadījumā saplānojot un varbūt šajā saspringtajā periodā, šobrīd atvēlot laiku mācībām, nākotnē mēs ar uzviju to visu atgūsim. Līdz ar to es teiktu, ka tas ir diezgan arī runāt, vairāk stāstīt, arī strādāt tiešām ar uzņēmumu vadības komandām, domāt par to, kādā veidā mēs tiešām varam šo uzņēmumam to vajadzību parādīt un patiesībā tiešām saprast, ka mums ir ļoti dažādi uzņēmumi ar ļoti dažādu attīstības pakāpi. Jā, paldies. Tā mazliet varētu teikt tā nofinišējot gan arī jo, es saprotu, jautājumi nav bijuši iesūtīti, tas nemē to, kas neesmu ieraudzījis, bet arī uz vietas, ja kādam pēkšņi izveidojas droši var pacelt roku, bet lai mazliet apkopotu to, tad gan no mācību centra puses, gan no uzņēmuma puses, gan arī no ekonomikas ministrijas skatu punkta, tad šādi projekti ir, vismaz kā es pašlaik dzirdu, ir ļoti svarīgi un ir, teiksim, visnotaļ veiksmīgi bijuši. Un varbūt ir tāds, es negribētu teikt ieteikums, bet varbūt tāds, paturēsim tādu vārdu, ieteikums un varbūt nākotnē un varbūt ko grib pateikt kāds, kas vēl, ko mēs vēl varētu izdarīt, lai uzlabotu, vai arī vienkārši to, kādas ir bijušas atsauksmes par šo visu projektu no jūsu pusēm. Viens ieteikums, ko es ieteiktu ikvienam zālē, vienam pie ekrāna, paņemt savu telefonu, atvērt vaļā un ieviest nelielu disciplīnu. Vadītājiem ieplānot, kad komandā būs pilnveides stunda vai pilnveides diena. Mēs tādas regulāri rīkojam un tad ir ļoti aktīvs darba periods un tad vajag saplānot arī uz priekšu. Vai katram personiski ir palicis lielisks nogrieznis dažas nedēļas līdz gada beigām un vēl var paspēt apgūt kaut ko jaunu, var paspēt iegūt kādu certifikātu un var paspēt noklausīties vai ieplānot nākamam gadam, ko es mācīšos. Tā ir vienkārši disciplīna plānot uz priekšu, jo tad, kad mēs pastamies uz šo nedēļu, šī nedēļa ir pilna, bet mēs skatāmies nedēļas vai mēnesi uz priekšu, mēs varam ielikt savā kalendārā to laiku nobloķēt, kad mēs mācīsimies. Katrs pats vai mūsu komanda. Kolēģi, un tagad padomājam katrs par sevi, par pēdējā mēneša laikā. Ko esat mācījušies? Ja kāds ir mācījies, paceliet roku. Pēdējā mēneša laikā.
Lūk. Un atbilde ir tā, ka vienīgā īstā inovācija ir pajautāt sev, ko vēl es varētu iemācīties. Ja nu kas vēlēs pieminēt, esot šajā seminārā, mēs arī mācāmies. Tā kā tehniski visi varētu celt rokas. Varbūt vēl kādam ir... Es varbūt arī tādai ceļamaizei pie ieteikumiem novēlamiem, ko varētu praktizēt ikdienā. Man liekas, Laima arī ļoti jauki iesāka, ir veicināt arī savās organizācijās, komandās šādu dalīšanās pieredzi, kad tas ir veselīgi un atbalstoši un pareizi stāstīt par iemaņām un lietām, ko tu esi uzzinājis, rīkot kaut vai, nezinu, mazās kafijas pauzes, pusdienu pauzes, kur tu pie reizes pastāsti. Es vakardien redzēju sociālajos tīklos, cilvēks padalījās, ir jauns Rīgas parādījies, un man liekas, varbūt mēs šo varētu pamēģināt vai apskatīties un nebaidīties dalīties ar lietām, ar zināšanām, neturēt to sveci zem pūra un stāstīt. Un tā arī mēs kļūsim zinošāki un pieredzes bagātāki. Jā, man pat grūti kaut ko papildināt, ko kolēģi visi ļoti jauki teica. Vienkārši saskatīt prieku, nevis kā man ir jāmācās, bet es gribu mācīties, es gribu iegūt kaut ko jaunu, jaunas zināšanas un saskatīt tajā visā arī prieku un pozitīvu noskaņojumu, un tad jau viss arī izdosies. Jā. Droši vien, kad vēl noslēgumā man gribētos pateikt, ka mēs tiešām novērtējam un redzam, cik daudz uzņēmumu iegulda savos darbiniekos. Un tas ir tas ceļš, ko mēs īstenībā arī gribētu redzēt. Un patiesībā tas aicinājums, visi tie aicinājumi, ņemot visu šo spūru lādē līdzi, bet arī paņemt šo aicinājumu līdzi, kad atcerēties, ka ieguldījumi cilvēkā vienmēr ir ieguldījumi sevī un ieguldījumi izaugsmē, un ir vienkārši jāskatās iespējas, un iespēja ir tiešām daudz. Vienkārši viņas ir jāiemācās ieraudzīt iespējas. Paldies. Un es domāju, arī ar šo mēs varam noslēgt šo diskusiju. Vēl pēdējā iespēja jautājumam. Tad jautājuma vietā būs paldies. Tā kā vēlreiz paldies Signai Briķei, paldies Ivetai Kažemakai, paldies Laimai Ziedņai, Mikaljonai, paldies Justīnai Širinai un Īrisai Zvagulai. Paldies, paldies. Droši var. Un esam tā arī pietuvojušies apmēram 12:00, gandrīz kā sitis, varbūt kāds 2-3 jautājumi būtu paaudzinājuši, bet nekas, jo ir arī ļoti svarīga lieta pēc tam beigās, ko es pateikšu, bet tad liels paldies vēlreiz visiem, kas šeit piedalījās. Šajā seminārā esam veiksmīgi apskatījuši šī projekta rezultātus, kā arī uzzinājuši par labākajām praksēm un iespējamiem nākotnes plāniem digitālo prasmu mācībās. Kā arī paldies visiem dalībniekiem un uzņēmumu pārstāvjiem, kas ieradās, un visiem skatītājiem gan uz vietas, gan attālināti. Protams, lai ticamāk jāsaka to, ka paldies arī visiem projekta cilvēkiem, kas piedalījās. Protams, varbūt ne visi, kas dzird šo, bet noteikti tagad izmanto savas iemācītās prasmes liederīgi. Kā arī liels paldies šī pasākuma un projekta organizatorim Liktai. Bet tagad iesaku visiem apmeklēt Likta konferenci, kuras ietvaros notiks arī ikgadējā IKT nozares balvu Platīna Pele 2025 pasniegšana. Konference sāksies pavisam drīz, 1:00, un tas ir tepat uz to pusi laikam bija VF kvartāla kamerzālē Spīdola Ierīķa ielā 5A. Jābūt kāds 5 minūšu gājiens. Tā kā pavisam te pat. Paldies jums!